Es esmu ļoti introverts cilvēks īstenībā. Bet es arī gribēju tajos instrumentos. Es sapratu, ka es arī sāku attālināties no tā, kas man liekas esmu es. Man pašam nav bērnu. Iesaku. Varbūt, ka pirmajā gadā es biju skarbāks, jo mums nav visiem jāpatīk. Tu man nespircis legingus. Jā. Tas ir nopietni. Tas, kas notika aiz kadra. Oi. Diezgan unikālas deju kustības, tas, kā tu dejo. Labā nozīmē. Vai ar mūziku Latvijā var nopelnīt? Wow, mēs esam daudz tuvāki nekā es to piedāvāju. Jā. Esiet sveicināti jaunākajā laika kapsulas epizodē, kas pēc kārtas sanāk 8. Man patīk, ka man bija jāpaskatās uz manu mazo klapīti, kas man šeit studijā uz galda stāv. Un tur tiem, kas šobrīd skatās, ne tikai klausās, tur var redzēt, kas tad ir mans šīs dienas viesis. Es nevilkšu garumā. Tas ir mūziķis un komponists Reinis Sējāns. Es esmu ļoti patīkami satraukts par to, ka jūs tūlīt pat dzirdēsiet šo te sarunu, jo Reinim un Mājai Sējāniem pavisam nesen ir piedzimusi meitiņa Elza. Tas ir brīnišķīgs notikums. Tāpat arī Reinim kopā ar Jānu Šipkevicu un Gadu Zaķi grupai Instrumenti būs 26. oktobrī lielais Arēna Rīga koncerts, kas ļoti strauji tuvojas. Un vēl arī 8. un 9. novembrī lidojums vienā cēlienā izrāde Vārna, kur, kā Reinis pats šajā sarunā teica, tas ir viņa mūža svarīgākais darbs. Par Vārnu, par Arēnas Rīga gaidāmo koncertu, par instrumentu laiku, par kosmosa laiku, par trakajām ballītēm, par mūsu, starp citu, arī tikšanās reizēm. Mēs ar Reini tagad 10 gadu laikā esam vairākas reizes gan tikušies, gan arī sastrādājušies kopā. Un tad man šķiet, ka es neatceros, vai tā bija pirmā reize, bet tā varētu būt viena no pirmajām reizēm, kad mēs tikāmies. Es biju praksē grupai Instrumenti palādījumu 6 koncertu sērijā, kad viņiem tā notika. Un tad pēc tam ar grupu Franko, kur es spēlēju bungas, mēs rakstījām 2. mazalbumu, un Reinis Sējāns piekrita būt šim te albumam producents. Un tā bija tāda ļoti prātu paplašinoša muzikāla pieredze, kas mums bija, rakstot šo te mazalbumu True studijā. Par šīm te visām lietām un vēl daudz citām ļoti interesantām lietām mēs šajā sarunājāmies, teiksim tā. Kā jau ierasts laika kapsula podcasts, kur es sarunājos ar saviem laika biedriem par šo te mazliet savādo, mazliet dīvaino lietu, ko sauc par dzīvi. Nevilksim garumā. Jaunā laika kapsula kopā ar viena svarīga lieta. Pirms ieraksta es Reinim teicu, ka man bija sapnis iepriekšējā naktī, ka kaut kas tehniski nobrūk, kaut kas nav riktīgi, kaut kas nesanāk līdz galam, un mēs vēl tā nosmējām, tad jau viss būs kārtībā. Tiem, kas klausās podcastu vispār, nav bēda, nekādu problēmu. Skaņas kvalitāte, kā jau ierasts laika kapsulā, manuprāt, ļoti labi. Bet tiem, kas skatās video, vai iemet tik pa brīdi māca video, kaut kādā veidā pēc tam, kad es montēju šo epizodi, es sapratu, ka video fokus izdomāja atstāt studiju. Viņš kaut kur aizgāja. Kaut kur viņš izgāja ārā no studijas, un tā arī neatgriezās. Tāpēc es darīju, ko es varēju video montāžas procesā. Nebēdājieties par to. Galvenais ir tas, ka mūsu saruna patiešām bija ļoti, ļoti laba. Bet katrā gadījumā video var redzēt un skatīties, un viss tur ir kārtībā. Vienkārši fokus varēja atnākt studijā tomēr atpakaļ, tad, kad viņš izgāja. Visādi citādi jaunā laika kapsula 8. epizode kopā ar mūziķu un komponistu un brīnišķīgu cilvēku Reini Sējānu. Reini, klausies. Wow. Pirmkārt, milzu. Vienkārši gigantiski. Kas ir vēl kaut kas lielāks par gigantisku? Visuma. Visuma sveicieni tev, Mājai, ar Elzu. Jā. Paldies. 3 mēneši apritējuši, padomā, cik ātri laiks iet. Vasaras brīvlaiks? Jā. Nē. Tas noteikti nebija vasaras brīvlaiks, bet es domāju, tādā laika griezumā vasaras brīvlaiks. Es uzreiz šauju ar šo, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir viens no
no tādiem lielākiem notikumiem, kurš varētu izmainīt dzīvi. Kāpēc es saku varētu, jo man pašam nav bērnu, bet iesaki. Jā. Tāpēc gribēju pavaicāt, kā tev sajūt, kā tu jūties un kā tu jūties? Es jūtos tiešām kolosāli. Tas ir tādas neticamas pārmaiņas, kas notiek ar cilvēku. Bet viņas ir tādas tomēr tādas līganas. Es neteiktu, ka es esmu tur piedzīvojis kaut kādus šokējošus momentus vai kaut kādu ārprātīgu tādu kaut kādas pārsteidzošas lietas. Mēs visi tā kā apmēram zinām, ko nozīmē bērni. Mēs esam dzirdējuši, mēs esam visi sarunājušies ar vecākiem vienmēr, un visādi briesmu stāsti tur ir, un tad ir prieka stāsti, un visas tās lietas. Tas viss tur ir. Ir kaut kādi kreņķīgāki brīži, ir kaut kādi ļoti priecīgi brīži, un tas viss kopā, tas mutuls ir super kaifīgs. Viņš ir tiešām ļoti iedvesmojošs, un tas viss tevi padara pilnvērtīgāku un pilnīgāku kā cilvēku, un tas ir, baigi labi sajūta. Man liekas, ka jebkurš mirklis kopā ar mazu bērniņu ir piepildīts un vērtīgs. Pat tad, kad tu maini to pamperīti, tas ir vienkārši brīdis ar visu universu vienkārši tev apkārt. Un to ir grūti tā izstāstīt, bet es nekad nedomāju, ka tas tā var būt, jo es esmu tāds cilvēks, kurš visus maucis ir visus šos gadus savā karjerā iekšā un skrējis pāri laikiem, bet tas tik kaifīgi visu tā sabremzē tādā labā nozīmē. Ir laiks pašam, un ir laiks ar meitiņu, un viss telefons paliek malā, un pēc tam, protams, es paskatos 180 neatbildētas ziņas un zvani, un tad, protams, es turpinu skriet, bet tie brīži, kad tu esi, tas ir super. Izjūt laiku citādāk vispār? Kaut kā. Jā, droši vien, ka es varu runāt tikai kā es varu runāt. Man ir sava pieredze, un man ir savs dzimšanas datums, un skaidrs, ka es neesmu jaunais vecāks, tādā nozīmē, ka man nav man nav problēma arī apsēsties un mierīgi apzināti nobremzēt procesu. Man nav problēmas arī atteikt kādam. Man nav šīs drausmīgās tādas nemiera izjūtas par to, ka es kaut ko šausmīgi kavēšu, vai man tagad ir jācīnās par savu vietu zem saules, un tagad visa karjera stāv uz vietas, jo man tagad tas brēkulis te čakarē visu man dzīvi. Man viss šis atkrīt. Es tiešām kaifoju par to, ka laiku ir jāplāno rūpīgāk, un es to izbaudu tiešām. Kā ir kādam atteikt? Es piefiksēju, tu saki, man nav problēma kādam atteikt. Es domāju, daudziem cilvēkiem ir rītīgi grūti atteikt. Ir problēma ar atteikšanu bieži vien. Es tev varu Kas ir tavs ieteikums? Ir jāstrādā ar savu kaut kā. Es pat nezinu, es esmu par to daudz domājis, un es esmu līdz tam tā nonācis. Tas nav bijis tāds moments, kad es saprotu, viss no šīs dienas es brīvi vienkārši pateikšu nē, vai man negribās, kas ir arī ļoti, man liekas, spēcīgs arguments. Kas ir ok, man šķiet. Pilnīgi ok, un viņi, man liekas, šo argumentu neizmanto pienācīgi, man liekas, bieži. Cilvēkiem liekas, tas neskaitās. Tas neskaitās, un sāk taisnot par kaut ko, un uzreiz meklēt. Sāk domāt, man jāatsaka, un tagad jāizdomā, kāpēc es atteikšu. Jo man tur tas un kaut ko vēl piepušķo, un izdomā vēl bišķiņ dramatiskāk tos backstory. Jo negribas nedara. Jo negribas nedara, bet der. Drīkst negribēt, un drīkst pateikt nē lietām, kuras tu jūti, ka tev neko labu nedos, vai tas tev varbūt kaut kā... bet es to varu atkal. Es esmu un es esmu izdzīvojis visādas lietas un dzīves posmus, un arī bijis ar nepareiziem cilvēkiem ilgāk nekā vajadzētu, un piedzīvojis visādas nelabas emocijas, sajūtas un tādus iekšējos konfliktus, ka vienā brīdī tu automātiski sāc sevi cienīt savu laiku un savas sajūtas, un tas līdz ar to nāk arī šī spēja bez kautrēšanās pateikt, mīļie draugi, es jūtu, ka šis nav man, es nejūtu šo, vai es negribu to darīt, tāpēc, ka tas nav mans cup of tea.
lasīju vienu interviju. Man liekas, diezgan nesen šogad tā bija. Precīzi neatceros, kur, bet es lasīju interviju. Es tev pateikšu, pasaki, ko es tur pateicu, un es tev pateikšu, kas tā bija par interviju. Un es tev pateikšu, ko tu pateici. Intervētāja teica, ka tu esi pazīstams, bet viņa līdz galam par tevi neko daudz nezina. Un tur bija doma apakšā. Ne jau tā, ka viņa vienkārši nezina, bet tāpēc, ka tu esi mazliet tāda mistērija kaut kādā veidā. Un es tā lasu, un es domāju, pats man ir līdzīgi. Jo nav tā, ka mēs esam super tādi zināmi, ka mēs katru nedēļu tiekamies un ejam, piemēram, makšķerēt. Bet kaut kāda sava vēsture. Bet gribētos, jā. Bet sava kaut kāda vēsture ir ar dažādiem projektiem un dažādos laika posmos mēs esam tikušies, pie kuriem es starp citu pieķeršos, jo man interesē tava puse no tiem stāstiem. Bet, jā, man tas likās ļoti interesanti. Un tad es tā aizdomājos, ka es arī līdz galam nezinu vairākas lietas, un tāpēc es gribēju atmesties mazliet tajos pirmsākumos, bet pirms mēs atmetamies pirmsākumos... Reklāmas Mežpils. Priekā. Pirms mēs atmetamies, man ir jautājums, ko es vienmēr uzdodu katram viesim, un tas ir sākumā, vidū un beigās. 3 lietas, ko tu liktu savā personīgajā laika kapsulā. Ja, piemēram, kāds tagad staigātu pa Liepājas pludmali, un viņš atrod, wow, tur ir laika kapsula, un tur rakstīs Reinis Sējāns. Grandios. Un tur ir kaut kā, tur ir 3 lietas tikai iekšā. Bet tās var būt gan filozofisks, gan īstas lietas, gan tā var būt, tiešām pilnīgi jebkas, tas var būt koncepts. Kāds konceptiņš? Jā, mīlestības koncepts, piemēram. Mīlestības noteikti. Es tos iebērtu uzreiz tā. Tas būtu tā kā tāds mazs dekoriņš, kas, protams, ir pats svarīgākais. Un tajos mīlestības putekļos, ko es varētu tur ielikt? Jā, tiešām interesants. Jā, viņš tā pirmkārt tev uzreiz tā mazliet aizraujas elpa. Jā. Es droši vien... Bet cik ilgi laika tā kapsula tiek izskalota? Pasaki. Padomāsim. Tad, kad tu vairs, diemžēl, neesi. Tad, kad mēs vairs neesam šeit. Jā. Kādi... Negribu Sotaks. Tas ir tā. Nevar zināt. Nevar. Medicīna attīstās. Tad, jā, jo it kā jau esot jau piedzimis tas cilvēks, kurš dzīvos līdz 200 gadiem, jau viņš it kā esot jau piedzimis jau šīs pasaules. Tāda leģenda. Tāda leģenda esot, jā. Bet viņi ir balstīti jau uz zinātniskiem tādām jau pētījumiem un prognozēm par to, kā zinātne un medicīna attīstīsies. Tā kā it kā tāda teorija pastāv. Beigās tā, ka mēs teiksim, teiksim, ka tie ir 150 gadi. Jā. Labi, tas būs drošāk, jā. Es domāju, ka es ļoti gribu cerēt, ka cilvēki nebūs galīgi sagājuši sviestā, bet tendences ir tādas, ka nevar līdz galam tam ticēt. Cilvēki paliek jocīgi, pasaule paliek jocīga, mūzika paliek jocīga. Interesanti, kad saka, mūzika paliek jocīga. Arī, jā. Jā, es domāju, ka tas ir pilnīgi likumsakarīgs evolūcijas ceļš. Es negribu teikt, ka mūzika ir slikta vai tam līdzīgi. Vienkārši mēs varam to tā no malas droši vien vērtēt, jo ilgāku laiku mēs šajā pasaulē esam dzīvojuši, jo droši vien labāk mēs redzam, kādos virzienos tās līknes tur vijās. Tāpēc es laika kapsulā savā ieliktu kā vienu no lietām, kādu vinilu droši vien foršu, tādu labu. Pie tam vēl es varētu ielikt, teiksim, tur Rahmāņina 2. klavieru koncertu. Pilnā garumā. Vinils, vienkārši, lai cilvēki pēc 150 gadiem, kad es pieļauju, varētu būt arī tik tālu tikuši, ka dziesmas formāts jau ir 3 sekundes. Tā jau ir kaut kāds 8. TikTok paudze tajā brīdī. Jo nevar vairs uzmanību noturēt. Jo uzmanība vispār nav vairs. Neeksistē. Nākamais. Un tas ir šitik ātri. Noklausies albumu minūtē. Jā, un tā mūzika būs vienkārši... Šis ir potenciāli. Jā. Un vienkārši man gribētos tiem, kas to pēc 150 gadiem atradīs to kastīti. Tur būtu, pieņemsim, tāds vinils, kurā ir skaists pusstunda, tur 40 minūšu darbs, liela forma, lai vienkārši saprastu, no kurienes vispār nāk, no kurienes mēs esam izcēlušies. Kas ir tā labā mūzika? Attiecībā pret to, kas arī būtu droši vien laba mūzika, bet no kurienes mēs nākam? Man liekas, tas ir svarīgi. Mūzikas saknes. Jā, mēs saprast, ka mēs kādreiz bijām pacietīgāki un rūpīgāki. Jā.
Jā. Ja man būtu aplausu poga, Nav? Pagaidi. Tev vajag kaut kāds marķējums. Ir! Bet tas ir pilnīgi uz atmiņu, tev tas viss balstās. Plus mīnus, jā. Jā. Krāsa kodiņi. Nē, tur ir aplausi, bet man nav tik labi redzēt. Es neredzu. Man arī es neredzu, jā. Bet tev izdevās ar pirmo. Jā. Super. Paldies. Ļoti labi. Starp citu, labi, tu to man neapsolīsi noteikti, bet tev bija tas fragmentiņš, ko tu tikko darīji. Tas mierīgi varētu būt dziesmā, instrumentu kādā nākamajā. Es domāju, ka pagaidām vēl 50 gadus, un tā būs pilna dziesma. Tā jau ir dziesma. Jā. Kā tu sāki vispār ar mūziku nodarboties? Kad tu sevi, tad no 4 gadiem tu sevi atceries, ka tu ar mūziku sāki tas darboties? Ir jau tāds apzināts vecums. Tur es atceros to, ka man tētis prasīja, mamma prasīja, ko tu gribētu darīt. Tas jau bija tāds jau lēmums, ko 4 gados. 4 gados. Viņi bija tiešām ļoti nopietni piegājuši šim jautājumam, un viņi man prasīja, ko tu gribi darīt. Un es teicu, ka es gribētu būt bundzinieks. Un tad tas ceļš arī sākās. Viņi aizved mani uz dārziņu skolu, tur sākās sagatavošanās tas posms, kad tur mācās tur kaut kādas jau pirmās jau klavieru nodarbības un solfedžo un šīs lietas. Un tad, jā, un tā tālāk. Bet pirms tam, es domāju, ka arī neapzinātā vecumā es zināju, kas es gribu būt. Jo vienkārši man bija tā lielā laime būt rockstar dēlam, jā, vēl joprojām. Man ir tā laime būt rockstar dēlam, un es esmu vienkārši bijis ļoti daudzos koncertos, un es esmu bijis droši vien arī tādos koncertos vēl mammas vēderā kaut kur es jau jūtu, ka tāda skaņa. Basiņš iet un bungas dārda, un pērkons dārda, un visas šīs lietas. Un tāpēc man nav vienkārši, man ir tā laime, ka man nav bijis nekad jādomā īsti par to, kas es gribētu būt, un tā. Daudziem cilvēkiem tādas laimes nav. Es zinu, un tas ir briesmīgi. Tu pabeidz skolu, un tu vēl īsti nezini, kas tu gribētu būt. Un tu stājies tālāk kaut kādās universitātēs, un vēl joprojām domā. Un tu tādā inerces rezultātā vienkārši turpini mācīties, it kā vadot laiku, un visu laiku paralēli histēriski domājot, kas es esmu, kas es gribu būt. Un es domāju, tas ir ļoti grūti tādam jaunietim būt šajā virpuļu viesuļu laikmetā un īsti nezināt, kas tu tāds esi un kas tu gribi būt. Ja tu nebūtu mūziķis, tev ir kāda ideja bijusi, ja tev ir ļoti, es saprotu, tev ir diezgan skaidra vīzija par to, ka tu gribēji vienmēr būt mūziķis, tātad bundzinieks, bet kaut kāda tāda maza šaubu, tāda maza ēniņa tevi mita, ja vispār nē? Nē, nekad. Bilī nekad. Bet es domāju, ja es tā domāju, es droši vien varētu būt arī dejotājs. Piemēram, es labprāt būtu dejotājs. Tu īstenībā varētu būt dejotājs? Es varētu, un man atkal tā laime, ka dārziņu skola ir blakus baleta skolai, un man bija ļoti forši, arī klasē man bija baleta dejotāji, un skolā tur bija meitenes un zēni, kas nodarbojās ar šo lietu, un mēs visi tur tā mutuļojāmies kopā, un līdz ar to arī tur es to enerģiju kaut kā uzsūcu. Pats nedejodams, bet vismaz būdams starp cilvēkiem, kas to dara. Un likumsakarīgi, protams, šobrīd es arī savā mūzikā bieži sastopos ar dejas mākslas žanru. Tā kā, tur es tā izkaifoju to dejas mīlestību pret deju un kustību. Piemēram, tāds putns. Jā, Vārna, protams, tas ir mans mūža tiešām svarīgākais darbs. Es nebaidos to teikt, lai arī tas nav visvairāk klausītājs vai visvairāk skatītājs, bet priekš manis personīgi tas ir ārkārtīgi svarīgs darbs. Un tā ir lielā forma. Un to es varētu blakus tam Rahmaņinovam arī tajā kapsulā ielikt, jo tā arī ir viena tāda lielā forma. Jā. Tas ir vesela stunda, 15 minūšu darbs, kas ir vienots vesels stāsts. Un arī klausoties šo ierakstu, tas ir tā kā tāda, es gribētu teikt, tāda audio filma, tāds žanrs. Eksistē? Kad tu klausies, tagad eksistē. Jā. Kad tu klausies, tu vari aiztaisīt acis, un principā tu vari iziet cauri kaut kādai tā kā filmai, savai filmai.
Jā. Bet, protams, nākamais līmenis ir dzīvējā redzēt to, kā šo stāstu izdejo. Jā, man ir ļoti žēl, ka es netieku. Es tā cerēju, jo es netiku uz Vānas koncertiem, kad bija koncerts īsti neizrāda, vai ne? Tas būs precīzāk. Nu, mēs to saucam par lidojumu vienā cēlienā. Lidojums vienā cēlienā. Jā. Es netiku uz pirmajiem lidojumiem vienā cēlienā. Un es, diemžēl, netieku arī šogad. Es biju mazliet sabēdājies un vīlies, un es nejokoju. Tiešām tāds arī bija. Tas ir novembris, tev ir saplānots. Man tieši tie abi divi datumi. Precīzi, tie abi divi datumi. Kā tu plāno savu dzīvi vispār? Kas ar tevi notiek? Jā, nē, tas jau ir kā labi, tu laicīgi saplāno, bet tad vēl nebija izziņots. Tā ir mana vaina. Principā tā ir tā vaina. Es ļoti atvainojos. Piedod, ka es tā sabraucu tev visu. Es esmu diezgan vīlies par šo. Nu jā. Bet es pasūtīju plati, un es priecājos, ka man ir plati mājās. Un, mēs ļoti ceram, ka šī izrāde, sauksim to par izrādi, lai būtu vienkāršāk. Lidojums vienā cēlienā, tas ir tā poētiski, bet principā tā ir izrāde. Jā, es ticu, ka tā izrāde noteikti būs vēl kādu reizi, bet šīs pirmās divas, tad mēs Dailes teātrī izbaudīsim. Es baigi gaidu šos notikumus tiešām, tāpēc, ka man liekas, tā Vārna beidzot pacelsies tādā pelnītajā augstumā, jo simfoniskais orķestrs, tas taču ir kaut kas, mīļie draugi. 8. 9. novembris, ne? Biļetes vēl ir katuši? Ir biļetes. Es vispār par šo kaut kā neesmu tā ļoti skaļi vēl runājis. Es tagad varētu sākt no šīs dienas. Aiziet. Es pastāstīšu cilvēkiem turpmākajās dienās rūpīgāk. Sarunāts. Jā. Un man ir vēl viens jautājums saistībā ar Vārnu, un tad es gribu vēl par to mazliet par to bērnības to posmu, bet par Vārnu, un es nezinu, varbūt kāds to jau ir nodomājis, varbūt nē, un tu droši var neatbildēt, ja tu nevēlies, bet vai Elza vārds ir saistība ar slaveno baletu dejotāju? Īsti nē. Nē. Tas vienkārši liekas ārkārtīgi skaists vārds un interesanti, ka tas ir neticami, bet mēs to vārdu ar Māju abi divi bijām iedomājušies katrs savā galvā. Un tad, kad bija šis mirklis, kad mēs tā sapratām, ka vispār tā kā vajadzētu padomāt arī par to vārdu, ne? Ko? Un tad mēs tā kā abi likām galdā savu versiju, un tā bija viena tā pati versija, tā bija Elza. Un mēs sapratām, ka mums arī citas versijas nav vajadzīgas. Un tā tas arī ir noticis. Elza Leimane, Elza Radziņa, es domāju, tikai šo vārdu ir padarījuši skaistāku, un tas manu sirdi ļoti silda, bet tas noteikti ir vienkārši tāpēc, ka man liekas, ka mūsu bērniņiem vislabāk piestāv tieši šis vārds. Jā, man liekas, visas Elzas, ko es tā no tāluma tagad domājot, zinu, visas ir diezgan foršas. Līdz ar to tur viss ir skaidrs. Jā, tas ir svarīgi, lai nebūtu kaut kādas tādas dīvainas asociācijas, kaut kādas, ko negribās vispār. Ko gribētos izdzēst no savās apziņas. Jā. Bērni liek vārdu Ādolfs tagad vispār. Bērni neliek. Nē, bērniem. Man liekas, ka bieži vispār jāskatās būs tajā pilsonības un migrācijas lietas pārvaldes datu bāzē. Tur var visu kaut ko. Es zinu, ka ir vārds ignors, piemēram. Ignors, jā. Es domāju, viņš var pateikt nē. Viņš var arī nepacelt telefonu. Mierīgi. Jo, kāda starpība. Bija vēl, es redzēju, arī žikivātors. Žikivātors arī forši ar ignoru. Es domāju, viņiem varētu būt brīnišķīgas attiecības, jauka draudzība. Jā, duets. Par duetiem un instrumentiem runājot, jeb drīzāk jau pirms instrumentiem. Tātad tev ir, tu mācies bungas, tev blakus dzīvo baletdejotāja skolā, dzīvo, nodarbojas un tā. Tur ir kaut kāda ietekme, tur veidojas tavas kustības. Tev, starp citu, ir ļoti, tiešām, arī diezgan unikālas deju kustības, tas, kā tu dejo. Man liekas, nav daudz. Labā nozīmē.
Jo, kā mēs zinām, Patīk, ka tu nav tā, ka satraucies. unikāls vienmēr ir labs, vai ne? Nu tā. Tas tā kā no X faktora tāds. Jā, Tu esi unikāls. Bet ne jau tā, ka derīgā ziņā. Nevienmēr unikalitāte ir vajadzīgs mums sabiedrībai. Nē, ja tu piedalītos tajā deju šovā, tad es tev šodien teiktu jā. Līdz ar to tā kā, nē, tas ir noteikti labā nozīmē. Tiešām. Paldies. Tad, kad es piedalījos Balss maskā, es biju šaha karalis un es neatceros, kurā Sledgehammer laikam. Tu man biji prātā, kad es mēģināju kustības taisīt, mēģināju to. Protams, viņi nevar tā atdarināt, bet tu biji mana iedvesma uz kustībām. Nu, forši. Jā. Priecājos. Bet jā, tā tad skolas laiks. Un kā sākās kosmosa satikšanās? Kā sākās kosmosa? Tā bija pilnīgi konkrēti viena ballīte. Nē, nu, ir zināms, ka kosmosā ir arī mans brālēns Andris Sējās. Jā. Un, Kurš arī ir muzikāls. jā, ārkārtīgi muzikāls, talantīgs, brīnišķīgs komponists, mūziķis un visādā ziņā cilvēks. Un tad bija tāda, var sakot, kosmos jau bija noformējies. Viņi bija 5 puikas, kas jau uzstājās, viņi jau darbojās, un viņi jau šķiet, ka viņi tajā laikā rakstīja savu pirmo albumu Latvijas radio studijā, un tad gadījās tā, ka viņi bija visi sabraukuši Jūrmalā, tur, kur Jūrmalā mums ir tur tāds Sējānu village, kurā ir vairākas mājas, un tad vienā no tām mājām pie manas māsītes notika kaut kāda ballīte, un tad viņi visi tur bija, un tad tur bija tusiņš, un tad tur bija arī kaut kāda uzdziedāšana. Viņi tur bija tikko visi tādi svaiga grupa, kas tā vien raujās dziedāt kopā un ar tādu entuziasmu darbojās. Cik tev bija gadi tad aptuveni? Man bija tajā brīdī gadi 20 droši vien. Aha, ok. Un tad viņi kaut ko tur dziedāja, un tad es tur tā vienkārši puka-čika. Ritmu sekcija mazliet Jā, es pieliku klāt vienkārši to, kas man likās tur ir obviously trūkst vienkārši ritms. Un tad kaut kā tas vienkārši mēs tur tā saspēlējāmies, saģamojāmies, un tad likās, Reini, nu taču atbrauc uz Latvijas radio studiju, mums tur pāris dziesmās taisni derētu tāds bītiņš kaut kāds, un tad es aizbraucu uz to studiju. Ierakstījām tur pāris dziesmas, un tad tur bija kaut kāda pat tūri, pirmā kaut kāda pa visādiem kultūras namiem Latvijā viņi devās, un tad es tur kā tāds viesmākslinieks tajās pāris dziesmās arī tur piedalījos, un tad tur bija arī Billie Jean vienā brīdī parādījās, un tad es tur dejoju, un tad tur bija tas viss haipiņš, un tad, un pēc tam jau tur nāca jaunais Vilnis, leģendārais festivāls, konkurss festivāls, jā, un tad... Jā. Un tad mēs bijām pie Laimas Vaikulas, viņas rezidencē Jūrmalā, kur viņi palīdzēja gatavot priekšnesumus. Un tad es arī tur tā kā biju, jo bija doma startēt ar to Billie Jean tur toreiz. Un tad Laima ļoti stingri pateica, puikas, nekādas šitos te apjukumus mēs nedrīkstam radīt cilvēkos. Vienkārši vai nu jūs esat 5, vai nu jūs esat 6. Te nebūs tā, ka kaut kāds tur viesis vai kas viņš tur ir, nezinu. Var sakot, viņi pateica, viņi saknē nogriez to domu, ka es varētu tur parādīties. Un tas bija vienkārši tāds jautājums, tad Reini, vai tad tu esi šeit un uz palikšanu? Tā. Un es teicu, skaidri. Kāpēc nē? Pamēģinam. Tā. Bet ko tu darīji paralēli, mēģinoties ielausties kosmosā? Ko tu darīji paralēli, vai tu tajā brīdī? Man jau tajā brīdī bija, mums bija visādas lietas. Piedod, ka es tev pārtraucu. Nekas. Es tikko atcerējos. Laiks mums ir ļoti daudz. Izcili, jo es tikko atcerējos. Man bija pilnīgs pārsteigums, ka tu esi es pat nezinu, viens no, es pieņemu, dibinātājiem grupai Laime Pilnīga. Vai tas ir kaut kur turpat tajā? Tas ir tieši turpat. Jā. Skaidrs. Tas ir ļoti tuvu. Mēs ar Ervīnu Ramiņu toreiz to grupu formējām, un Mārcis Vasiljevskis tur atradās. Tad tā grupa noformējās, un mēs jau sākām gigot un kaut ko darīt, un ierakstīt, un pirmās dziesmas, un tas viss tur notika. Jā. Un tu biji bundzinieks tur? Jā, bundzinieks tikai un vienīgi. Jā, es neko tur pat nedziedāju, man liekas. Ervīns tikai un vienīgi dziedāja, un joprojām tas tā ir, ka viņš laikam vienīgais tur dzied. Kārtīgi rock grupa, pilnīgi ekstāze, var sakot, visa man mīlestība gāja iekšā tajā
tajā mūzikā. Paralēli vēl mums bija tur tāds perkusiju projekts ar Riku Feds, Rihardu Fedoto. Tā kā es visu kaut ko darīju. Un arī, protams, ar Fāterīti mēs spēlējām arī kaut kādas tur... Tur bija ik pa laikam kaut kādi gigi un kaut kādas tūres un ar ievakurāteri. Un arī tas, tur es tā kā muļājos pa visu kaut kurienu un meklēju to savu. Tu biji iekšā tā, kas tagad saka, scēnā. Es jau biju, es jau biju diezgan laicīgi tajā scēnā iekšā un līdz ar to varēju visu kaut kur tā izlocīt savus muskuļus. Bet, un tad uznāca tas kosmosiņš. Jā, tas kosmosiņš uznāca un tu jau var iedomāties, tad jaunais Vilnis uzvara, visi vārti vaļā, drausmīgi daudz tūres un lidojumi un pilna laika darbs. Un nekam citam neatlika gadiem ilgi laika. Un līdz ar to man nācās arī laimi pilnīgi atstāt ļoti, ļoti agri. Vienkārši tāpēc, ka es nevarēju to visu savienot vairs. Jā. Bija grūti aiziet tajā brīdī no laimes? Ne no laimes. No laimes, mazliet arī no laimes nācās aiziet. Tie bija, protams, kompromisi, jā. Tas nebija tā ļoti viegli. Un ar Ervīnu es domāju, ka tur kaut kāds kreņķis tur bija. Jo es domāju, ka arī tajā, saprot, tas bija tā dīvaini. Čalis, vienkārši bunznieks ar visu sirdi rokmūzikā. Un te pēkšņi kaut kāds kosmos, beatbox, kaut kāds akapella. Kas notiek? Tur viss tā kā normāli. Un es pilnīgi varu saprast, ka tāds no malas varēja likties, ka esmu sajūtas prātā vienkārši. Izkolkojas prātā vienkārši pēkšņi. Kas notiek? Bet man tajā mirklī man likās, vienkārši tās ir kaut kādas jaunas teritorijas. Iespējas un nezinām virzieni, kuros tas visu var aizvest. Un ir tādi brīži dzīvē, ka tu pieņem ļoti radikālus lēmumus, kas no malas varētu likties pilnīgi ārprātīgi. Bet pats, es nezinu, no kurienes nāk kaut kāda tāda iekšējā, vienkārši tāds zinējspēks, kurš tev liek viņus tā kā pieņemt, un tad pēc laika, skatoties atpakaļ, liekas, ka, pareizi jau vien bija, Jā, nevar pat iedomāties īsti, mēs nekad nezinām, kas būtu, ja tu, piemēram, būtu palicis, vai ne, tad tas nav, protams, ka mēs nezinām, nezinām. Bet, katrā ziņā kosmosā es iepazinos ar Jāņu Šepkevicu, un es domāju, ka tur tālāk jau. Tur mainījās daudz. Pārējais ir vēsture. Jā. Paldies, ka atnāci. Kad Eirovīzija bija, jo tas arī ir liels notikums. Jūs mazais robotiņš. Ārprāts, jā, cilvēciņš. Cilvēciņš tas bija. Pagaid, bet tas bija robotiņš, ne? Jeb cilvēciņš? Jā, mums ir... Cilvēks robotiņš. Jā. Robīti. Kā viņš kustējās? Kā jūs viņu piedabījāt? Kā mēs pēc īsti uzlādējām baterijas un viss? Nē, tur bija visādas, tur bija kaut kāds. Tur bija kaut kāda pultis un tur vispār. Jums kāds bija viņi līdzi, kas paši tur ņēmās, un mēs tur, diemžēl, nepievērsāmies pietiekam arī šiem jautājumiem. Viss bija baigajā tādā skrējienā toreiz, to dziesmu arī mēs tur rakstījām pēdējā vakarā. Jā. Pareizi. Pasties. Es viņu neesmu klausījies. Es vienkārši viņu atceros. Tas ir, hits? Kāpēc nē? Nē, man liekas, ka tur bija kaut kā man atmiņā, ka Raimondam Paulam bija pasūtīts rakstīt dziesmu, man liekas, kosmosam. Jo Jānis Šepkevics seniors toreiz... Viņš arī uzrakstīja, vai ne? Un viņš, man liekas, vienkārši tur nočakarējās un neuzrakstīja to dziesmu, kā bija domāts. Viņam neatnāca tur acīm redzot mūza, un viņš vienkārši paziņoja, ka viņam nekas tāds jēdzīgs nav ienācis prātā. Jā. Un likās, ka šis ir tas mūsu brīdis kaut kā, ka tādā pēc visiem dačikiem skatoties vajadzētu būt tā, ka mums ir jāstartē. Jā. Un tad mēs tā ar Andri saskatījāmies un sapratām, ka aizbraucam vienkārši uz Jūrmalu studijā, kaut ko uzrakstam varbūt. Tad mēs aizbraucām, kaut ko uzrakstījām. Un tad nākamā dienā iesniedzām, un tad tas arī bija tas, jā. Kā tu atceries Eirovīzijas laiku? Bija forši? Bija raibi? Bija tā kā prāta vētra, kas saka, kaut kādas tur ballītes viņiem esot bijušas. Es neatceros precīzi. Jubalts kaut kā raksturoja. Baltos apģērbos, es nezinu. Tas bija vispār jau kosmos, bija viena riktīgi balle. Tas bija viens vienkārši balle, bija visu laiku. Okay. Iedomājies 6 čaļi, 7.
menedžments. Ieskaita robotiņu. Ieskaita jā, cilvēciņu. Tad vienkārši super dream teams vienkārši ar kuru balēties. Es domāju, ka tas iespējas no malas droši tā kā mēs bijām tādi zēni, kas skaisti dzied un šarmē, bet tas, kas notika aiz kadra. Oi. Vai tur varēja būt brīdis, kad tu noiet no ceļa kādā brīdī? Es domāju, ka noteikti. Nopietni? Jā. Nē, tas bija rokenrols riktīgs. Jā. Es domāju, ka tas ir pilnīgs kontrasts ar to, ko mēs uz skatuves rādījām. Kaut gan nē, mēs vēlāk arī ļāvāmies kaut kādiem tādā ziņā, tur sākām rakstīt savu mūziku un lēnām tur pišķiņa alternatīvāk mēs palikām. Bet tādā sākumā, kad tas bija viss tāds tīrs un balts un ar baltiem cimdiņiem un tas, kas notika pēc tam viesnīcās... tur daudz stāstu. Tur tāda doķena sanāk. Kas pat doķena tur būtu. Pats, cik interesanti. Es jau vizualizēju visādas traks lietas. Jā, līdz ar to. Tur bija ārprāts. Ir īpaši, kad Krievijā mēs ļoti daudz par Krieviju arī koncertējām. Un kaut kas, un tur visas tās viesnīcas un visas tie apstākļi nevienmēr ir tie labākie, teiksim. Visas tās, klapatošanās ar tiem vilcieniem un ar tiem žiguļiem, tur stopēt, pa Maskavu, tur stopē žiguļus. Jūs pat stopējāt arī. Arī, viss kaut kā ir gājis, tur ārprāts. Un tas viss bija tik tā, ka kaut kā acīm redzot vajadzēja to kompensēt ar kaut kādu savu tādu komandas tādu garu, lai visu to ārprātu vispār izturētu brīžiem. Un tad līdz ar to mums bija baigi forši. Tādā ziņā, es domāju, ja tu esi viens pats tur tajā visā mutulī, tad tu vispār tur aizēji ar sirdi vai ar vienkārši narkotikām un tam līdzīgi. Mazā drošības saliņa vienmēr līdzi. Jā, liela, diezgan tāda. Diezgan liela. Tāda paliela sala, kur vienkārši ir forši džeki, ar kuriem vienkārši, dalīt to nevienmēr to kaifīgāko, to sajūtu, kas apkārt bija tur diezgan intensīvi. Tad jums savā starpā bija diezgan labs tāds mikroklimats, ja? Kopumā. Jā. Jo vienkārši grupās mēdz būt, visādi. Es zinu. Acīm redzot, mēs arī par ilgu tur nenostiepām gumiju, un mēs kaut kādā brīdī arī sākām viens no otra atpūsties mazliet, bet principā viss tas skaistais laiks, kurā mēs bijām tādā aktualitātē arī publiski, viņš bija foršs. Jā, mēs tiešām baigi forši vadījām. Mēs ar prieku gājām uz... Tas bija pilna laika darbs. Mums bija katru dienu mēģinājumi, katru dienu kaut kas bija arī ar kosmosa saistībā jādara. Nebija tāds moments, kad tu pie sevis domā, bāc, nespēju noticēt, ka es katru dienu nodarbojos ar mūziku un es eju, un šis ir mans darbs, un man nav... Ja tev bija tā pārliecība vienmēr, ka tu būs... Tu jau teici par to pārliecību, tāpēc tev nebija tāds tā kā pārsteigums. Tāds jautājums man nebija, bet, protams, ka laikam ejot un jūtot, kur tas kuģis stūrē, un tiešām bieži tie bija... braucieni uz šīm te valstīm dīvainajām. Jocīgas dziesmas tika aranžētas un teiksim... Jums savā? Jā, tur zin kā, citreiz tev kaut ko pasūt. Jūs varat tur kaut kādu šito krievu estrādes hitu tur noaranžēt, jo mums tur tāds TV šovs un tur būtu ļoti labi, ja mums tur tā parādītos, jo tad mums tur attiecīgi būs kaut kāda iespēja. Un tad varbūt mēs iepazīsimies tur ar to čalu, un viņš ir baigi ietekmīgs, jo viņam ir radio, un tas savukārt mums aizdīs. Saprot, tu visu laiku tā kā tādā šahā rēķini, ko tu tur, kurā kapsuliņas rots, tikai rots, ar to domu, ka vienā brīdī tas jackpots izcelsies, vai ne? Ar visu to darbības rezultātu, vai ne? Bet tas darbs ir bezgalīgi garš un smags, un tu to tik vien dari, kā rocās kapsulas, un bieži es sev pieķēru arvien biežāk pie tās domas, ka es ļoti reti daru to, kas man tiešām baigi patīk. Tā. Es jūtu to rock'n'roll. Tā laime pilnīga. Tā laime pilnīga, viņa vairs nebija galīgi pilnīga. Tur sākās šīs visas iekšējā klēši tādi smagi. Es sapratu, ka man ir jāpaiet ārā no šitā visa mazliet. Tad sanāk, ka savā veidā tu biji tāds iniciators tam visam, ka, hei, mums ir mazliet jāiepauzē. Es noteikti biju tas, kurš vienkārši nebaidījās par to sākt runāt. Un teikt, ka es nejūtos šeit pavisam komfortabli. Ne jau ar tiem čaļiem. Es ar čaļiem jūtos superīgi vienmēr, bet vienkārši tas virziens, kādā mēs bijām sākuši doties, es sapratu, ka es arī sāku attālināties no tā, kas man liekas esmu es, kur es gribu spēlēt, es gribu rock'n'roll.
Pie savām saknēm. Es gribu instrumentus. Jā. Es gribu pie instrumentiem atgriezties, jā. Jā, bet es saprotu, ka kosmos neskaitās izjūtas. Nekad. In denial, angliski. jā, tieši tā. Mēs nekad to neesam teikuši. Citi ir mēģinājuši to teikt. Jūs izjaukt? Jā, bet ne tādā ziņā. Nē, mēs ļoti reti satiekamies, bet satiekamies. Un... Jums bija kaut kāda uzstāšanās, ne pirms kādu laiku? Mums nebija? Ir tā, ik pa laikam kaut kāda pēkšņa mirkļa, kad mēs sanākam, un pilnīgi iespējams, ka šogad arī mēs sanāksim uz tādu vienu pasākumu, kurā daudz un dažādi mākslinieki uzstāsies, un tur viens no tiem arī ir kosmos. Tā kā ik pa laikam, jā, mēs esam tādi labi draugi, kuri mums vēl joprojām ir savs chatiņš, un mēs ik pa laikam WhatsAppā jokojamies šausmīgi rūpīgi un melni, un tādā ziņā tas viss turpinās. Tur nāk tās ballītes, tas jā, tās ir dzīve. Tas ir dzīve. Jūs tā kā Jackson 5, un tad Michaels Jacksons šajā gadījumā es tevi, kā Michael Jackson tevi. Un es tev gribēju pavaicāt par Michael Jacksona ietekmi, jo tev Jacksona ietekmi tiešām ļoti, es saprotu, ka ir bijusi ļoti spēcīga. Īpaši arī sākumā, gan vizuāli, gan ar visām dejām, ar Billie Jean, kad bija kosmos. Kā tas notika? Kā es iepazinos ar Michaelu Jacksonu? Jā. Bija tā. Tā tad man bija kaut kādi gadi, man šķiet, varbūt 8. Jā, 8. Varētu būt. Tas ir 92. gads. Un es tad piedzimu. Apsveicu. Paldies. Jā. Dzimšanas dienā daudz sveicienu. Jā. Var sakot, un tad mans tētis ar pērkonu devās uz štatiem. Tur viņiem bija ar pērkonu tūri kaut kādu toreiz. Un tad tas vakums muzikālais Latvijā jau bija graujošs. Nevarēja no kāds ieraksts lāgā dabūt. Un tad toreiz tētis, tur bija burtiski tā, ka tika pie kāda tur drauga mājās, un tad ierauga to disku kolekciju vai tās kasetes tur, un tad vienkārši burtiski pēc taustas vienkārši kaut ko vilka ārā un pārkopēja, lai vienkārši būtu kaut kas, ko aizvest mājās un parādīt, kas tad ir tā importa mūzika. Tā īstā, jā. Un tad tur, zin kā, citreiz pat nebija nekāds marķēts, nekas tur nebija pat rakstīts, kas tas ir. Vienkārši atveda čupu ar kaut kādiem pārkopētajiem diskiem, kasetēm. Un tik klausies, kas patīk. Un tad vienkārši liec mājās un klausies. Un tad tur bija pilnīgi tāda, random kaut kāda izlase no droši vien 1000 versijām, izvilka kaut kāds 10 ierakstus, un tad viens no tiem bija Michael Jacksona Dangerous albums, kas bija pat laikam tur svāgi, man liekas, tas ir 91. vai 92. gads, kad iznāk šis albums. Un pie manis nonāca šī kasete, un man bija tāds vienkārši instant, vienkārši mīlestība. Tādam 8-gadīgam puikam vienkārši ielaiž ausīs tādus bītus vienkārši, un es pilnīgi apsēdos un kopš tās dienas. Un es nezināju, kas viņš ir, es nezināju, kā viņš izskatās, es nezināju, kā viņš dejo, es nezināju, kā viņš sauc. Tā bija vienkārši tīra mūzikas iedarbība uz manām smadzenītēm mazajām. Un tad es drējāju to albumu baigi trāki. Respektīvi arī Michael Jacksonu es iepazinu nevis caur Jackson's 5 vai caur viņa Thriller vai caur viņa tiem albumiem, bet es viņu iepazinu savu Dangerous, un tikai tad es tur kāpos apakaļ, un tad izrādās, ka viņam ir tur tāds albums un tāds, un tikai tad es tā... Tā iepazīšanās bija pilnīgi no cita gala, bet tā bija pilnīgi tīra, bez piejaukumiem, bez cilvēku ietekmēm, bez kaut kādiem tur... Tīrāk vairs nemaz nevar būt, godīgi. Mūzika vienkārši atnāk un iedarbojas, un es saprotu, ka šis man tā patīk, ka es vispār nezinu, kur likties. Jo šobrīd es nezinu, cik vispār ir iespējams dabūt mūziku tā, ka tev nav nekāda labela, nav vispār nekāda marķējuma, nekā. Tu vispār nezini neko. Tu vienkārši klausies, un tev patīk vai nepatīk. Un šis ir tas moments. Tik interesanti. Jā. Bet tu viņu neesi redzējis nekad koncertā dzīvē, nebija doma kaut kur braukt, kaut kur. Tad, kad viņam bija, es atceros, tas bija man šķiet Tallinā. Viņš History Tour viņam bija. Viņš bija Tallinā? Man liekas, ka tas bija Tallinā, jā. Ok. Un tad man bija ļoti maz gadu. Vienkārši par maz, lai es pats varētu pieņemt kaut kādas lēmumus. Man bija tur kaut kādi gadi, droši vien 13, 14, neatceros jau, kad tas bija. Bet, 98. man liekas, gads tas varētu būt. Un
Nu jā, un tad es vienkārši nevarēju tur būt, jo tas bija drausmīgi dārgs pasākums. Toreiz droši vien es pat nezinu, vai mēs varētu atļauties kaut ko tādu, nopirkt tādas biļetes un aizbraukt tur visu ģimeni. Un pēc tam, protams, vēlāk, kad viņam bija šī atgriešanās tūre Londonā plānota, tad jau mēs tur jau luncinājāmies ap tām biļetēm. Tā kā jau bijām gatavi spiest. Jā. Bet notika tā, kā notika. Notika tā, kā notika, un mēs tā arī nenospiedām. Jā. Par to dejošanu, kā tu sāki deju kustības, tu vienkārši mēģināji viņu attēlot. Tad, kad es iepazinos, sapratu, kas viņš tāds ir. Un tad vienkārši vēl viens belziens pagājis. Ak, Dievs, cik tas viss izskatās vēl piedāvām jaudīgi. Un cik tas ir tādā sazobē ar to beatiem, ar to mūziku, cik ļoti viņš precīzi iztulko katru skaņu kustībā. Man likās tas tik fascinējoši, ka es vienkārši apzināti stāvēju pie spoguļa mājās un mācījos kustības. Grūti iemācīties ir moonwalku. Bet cik tev tas aizņēma ilgu laiku? Es nezinu. Tu jau no bērnības to mācies. Tad, kad tu vienkārši ieeji tajā flowā, teiksim tā, kad tu saproti to tev rodas jau kaut kāda izjūta, un tu sāc sajust, kur tev tie uzsvari, kur tev tās kājas, kurā brīdī tu balansē uz kuras kājas, un kā tas viss tā slīdēšana pa to grīdi, kā viņi notiek, tad tajā brīdī tas viss ir tik organiski un loģiski, ka tur nav pēc būtības nekas sarežģīts, tur nav. Tikai tās smadzenes, tiem, kas nekad to nav darījuši un mēģina no sākuma, vienkārši smadzenes tev neļauj no sākuma saprast to, ka viss ir pilnīgi otrādāk. Var sakot, tev liekas, ka tev vajag balansēt uz tās kājas, uz kuras tev vismaz tieši nemaz nevajag balansēt. Tur ir tāds nianses, un tad, kad tu uztver to niansi, tad tu saproti, ka tu arī visos virzienos pārvietoties, ne tikai uz aizmuguri. Kad tu pēdējo reizi taisīji moonwalku, atceries? Šorīt. Kā, protams. Kā zobs tīrot. Rīta rutīna. Normāli. Tu māki moonwalku? Es esmu mēģinājis taisīt moonwalku, bet man bišķiņ sanāk, bet ne tā kā tu tāpēc, saki, ka tas nav iekrits tajā robā pareizē. Līdz, ko viņš iekrīt, tad tu saproti, tā, un tad tu vari noslīpēt vēl to taisnā muguru, un tad ir galvas kustība, un tad ir tā ilūzija. Jā, bet tās rokas nevajag taisīt. Jā, pareizi. Es nezinu, no kurienes tas ir, bet viss vienkārši sāk šitā darīt. Tas esmu kādā sakarā. Tieši otrādāk, vai kabatā roka drīzāk. Jā. Tev te tāda maza tā studiņa, mēs jau varētu taisīt, bet ārā uz ielas. Mēs uztaisīsim, varbūt iefilmēsim. Jā. Tātad kosmos neizbeidzās, kosmos vienkārši iepauzēja mazliet. Tu saki, hei, mums tā kā vajadzētu iepauzēt, un tā es gribu darīt savu lietu. Bet tad no kosmosa pievienojas vēl Jānis. Bet nav tā, ka kāds cits domā, hei, bet es arī gribēju tajos instrumentos. Un pēkšņi vienkārši kosmos pārtop par vokāli instrumentālu ansamblu. Jā. Ar Andri, piemēram, mēs esam instrumentu sakarā sadarbojušies ļoti daudz reizes. Viņš mums ir visu kaut ko palīdzējis tur aranžēt. Un tādā ziņā mēs viens ar otru visādās kombinācijās esam tur visādi kūņojušies kopīgi arī radošos projektos cauri gadiem. Bet toreiz ar Šipīti vienkārši mēs kaut kā sadraudzējāmies. Visi tie drausmīgi garie braucieni un tie lidojumi un tās viesnīcas. Un tur ir tik daudz laika kopā ārpus skatuvēm un ārpus TV šoviem. Mēs vienkārši daudz runājāmies, mainījāmies ierakstiem, kaut kādiem saviem atklājumiem. iPodi toreiz visiem bija kabatā, un tad mēs tur viens otram tur šeirojām kaut kāds ieraksts. Un vienkārši sapratām, ka kaut kas ir tāds kopīgs. Viņam manī kaut kas šķita ļoti interesants, un man viņā likās kaut kas ļoti interesants. Jo mēs tomēr nācām no atšķirīgām vidēm arī tādā savā backgrounda ziņā. Viņš tur koru puika, tur ir kaut kādas savas lietas un savas mūzikas. Un man vairāk visi tās rock mūzikas backgrounds un dārziņu skola un tās visas lietas. Un tā mēs vienkārši kaut kā tā sākām draudzēties, runāties, klausīties mūziku. Viņš rakstīja kaut kādas tekstiņus jau tur lēnā garā, un tad es kaut kad pat jau biju pāris dziesmas uzrakstījis ar viņu vārdiem, kad vēl nebija pilnīgi konkrēts nekas izdomāts, ko ar to visu darīt, bet vienkārši tas tā pilnīgi organiski kaut kā lēnām sāka vēlties līdz kaut kādam brīdim, ka mēs sapratām, ka
kaut kas tīri, man liekas. Kaut ko jāsāk ir ar to darīt. Tā, ļoti organiski un tā, loģiski. Jums arī ir tas, man liekas, izcilais balans, ka tev ir mazliet, vismaz es tā to saredzu, un tas ir subjektīvi, kā tu arī sākumā teici, tas ir subjektīvi, bet kā Jānim ir, piemēram, tā liriskā mazliet puse vairāk, tev, kā mēs noskatījām, bet tas rock'n'rolls un vairāk tas, tie beati, es arī uzreiz tā kā gribu kustēt, tā kā tie beati. Un tad man liekas, ka instrumenti, tas arī ir, cik labi tas līmējas, tā kā kopā tieši tā, tas dažādums veido to, kas ir instrumenti. Plus vēl Gati Zaķis pievienojas ar savu redzējumu. Un tāpēc instrumenti, manās acīs, ir tik interesanta mūzika. Un šajā gadījumā nevis tā kā X-faktorā. Tas bija interesanti. Jā. Bet tā pa īstam, tāda unikāla, labā nozīmē. Arī tāds viltīgs vārdiņš. Jā. Jā, tieši tā. Kaut kas tur ir. Citreiz, kad tu nāc no vienas vides, no viena dīķīša, kur visi ir uzauguši līdzīgi, domājoši, tur tas brīnums varbūt retāk pat piedzimst nekā tad, kad satiekas it kā kaut kādās ambīcijās varbūt līdzīgi, bet ar pilnīgi dažādiem backgroundiem, man liekas, tur ir kaut kas tiešām tāds, ko pašam ļoti grūti tā novērtēt un no malas ieraudzīt, jo es nekad nevaru būt no malas šajā visā stāstā. Bet jā, tu neesi galīgi pirmais cilvēks, kurš tiešām to ir tā novērojis un sapratis, ka tur ir kaut kāda tāda baigā jocīgā sinerģija. Kad tas bija? Es tagad domāju, kura albuma prezentācijā? Nevar atcerēties, kurš albums tas bija. Bet, kur tas bija? Tagad, kur ir Zuzeum, Gustavs Terzens moderēja jūsu prezentācijas pasākumu. Tas varētu būt Atkala. Nē, vai ir cilvēks? Cilvēks, man šķiet. Jā. Un es atceros, man ļoti palika prātā tas, ka viņš teica, ka jūsu balsis tā savīs, ka vienā brīdī tu vairs nesaproti, kurš dzied no jums. Un man ļoti iespiedās prātā šis teikums, un katru reizi, kad es klausos instrumentus, es tā klausos, domāju, bet īstenībā tiešām ir brīži, kur tu nevari saprast. Tev nākas ļoti ieklausīties. Un es domāju, vai tas ir gadu gaitā, jūs esat kaut kā pieslīpējušies, vai tā vienmēr ir bijis, ka jums balsīs ir kaut kāda līdzība? Jūs varat noteikti atšķirt. Laulībā arī izskat kļūst līdzīgāk abiem diviem, vai ne? Bet kaut kas tur ir. Es nezinu, tev ir līdzīga sajūta, ja tu tā to neredz vispār. Nē, es domāju, ka mēs vienkārši viens no otru mācāmies, un mēs ņemam to labāko viens no otru. Un tas ir jebkuram cilvēkam, jebkurās attiecībās. Ja tu kaut ko foršu ieraugi otrā, tu neapzināti vai apzināti, bet sāc mazliet to atdarināt, varbūt sauksim to tā, bet principā tu centies, un protams, ka kosmos laikā tā saucamais tas blends, ko mēs saucam par blend, kas ir akapela mūzikā super svarīgi, tad, kad ir 6 džeki kopā dzied, lai tas izklausās kā viens instruments burtiski, kā tādas ērģeles, kad tu spied un... Kā akords. Jā, un kad katrs taustiņš ir citā augstumā, bet tembrāli viņi skan pilnīgi vienādi, un lai tā skaņa būtu kā tāda dūre. Un tur mēs ļoti pie tā strādājām. Pārelpa tur kaut kādā brīdī, tad mēs tur gribam uzforsēt vairāk, un tad ir jautājums, kurš to dara, un vienam nāk klāt tur nazālais kaut kāds, tad mēs to mēģinām tur. Var sakot, mēs ļoti rūpīgi pie tā strādājam. Un es domāju, ka tas ļoti norūdīja arī mani, lai gan es, protams, ne jau visās dziesmās es dziedāju daudz, kur biežāk es tur beatboxoju un tam līdzīgi, bet bija arī tādas dziesmas, kuras dziedāju, un tur vispār es tikai sāku apzināties, ka es varu arī dziedāt. Un es ļoti daudz ko iemācījos vienkārši. Un es domāju, ka visvairāk no šipīša, protams. Bet instrumentu ierakstos vispār mēs esam speciāli pat tiešām gājuši to ceļu, ka mēs dziedam pilnīgi unisonā, pilnīgi vienu melodiju, lai tiešām rastos jauns, neeksistējoša cilvēka kaut kāda hibrīda tembrs. Mēs esam pie tā arī citreiz piestrādājuši, ka mēs super sinhroni iedziedam un rodas tāda jocīga sajūta. Tad sanāk, ka varbūt tajās reizēs arī, kur es par to domāju, ir tas, ka jūs abi dziedat unisonā. Jā, mēs tā arī pat cenšamies uz vienu ceļa turēties pilnīgi sinhroni. Tev ir kāda dziesma prātā, es tagad gribu ieklausīties tajā, piemēram, kurā tas varētu būt?
Jums ir daudz dziesmas, grūti tagad atcerēties. Jā, un ir tik dažādas. Un tik dažādas ir. Piemēram, perspektīva. Vai tur nevarētu būt? Jā, tur, man liekas, ir tas gadījums. Jo tas ir šobrīd ļoti daudz rādio skan. Un tā ir viena no dziesmām, kuras Bet ir citreiz dziesmas, kurās vienkārši viens posms, piemēram, ir kaut kāds. Tāpat tu iekrīt manī ir posms, kur mēs vienkārši pēkšņi pieslēdzās šipīts klāt, un mēs dabūjam tādu mazu būstiņu tam posmam, bet īsti tā kā muzikāli nekas tur nepienāk klāt, tikai tā sajūta, ka kaut kas kļuva tāds pilnīgāks. Un tad ir un tie brīži, kad mēs to izmantojam kā tādu mazu tādu savu triku. Jā. Labs triks. Šis ir interesanti. Procrastination albums. Viens no maniem mīļākajiem instrumentu albumiem. Redz, es pilnīgi dūrēju savu rokas. Jauda! Kas par albumu? Tiešām superīgs albums. Un redz, tur tas tumšums ir iekšā. Man tas man patīk. Man liekas, tas ir tik interesanti. Un arī vizuāli, kā jūs visu to esat izveidojuši. Un tā. Bet Procrastination albums ir angļu valodā. Un es domāju, kāpēc angliski un kāpēc vairs jūs īsti angliski nerakstāt mūziku? Ja ņem, tad mēs nekad no latviešu valodas neesam ne baidījušies, ne arī kaut kā izvairījušies. Mums ir viena no pirmajām dziesmām bija Apēst tevi, un tad turpat arī tur Zemeslodes tapa, un paralēli, protams, angliski, mēs daudz rakstījām, un ļoti daudz arī tiešām ceļojām, braucām, spēlējām festivālus un visādi veidi showcase, kas bija toreiz baigais tur hypes un drausmīgi nogurdinošs ceļš, kurā, protams, tu atkal jau vienkārši rotas kapsuliņas. Tas nekādā veidā nav peļņas pasākums, tieši otrādi. Tu tikai un vienīgi ieguldi visu laiku braucot un sevi parādot un cerot satikt īstos cilvēkus, kas tevi atvēsīs tos lielos vārtus, un tu varēsi iekļūt tajā lielajā arēnā. Scēnā. Jā. Un tas ceļš ir skaidrs, ka tas ir veselīgs, un es domāju, ka lielākais varbūt pat ieguvums no tā visa ceļa visbiežāk. Grupas ir miljoniem pasaulē, un viņas visas ir superīgas, un pašiem viņiem visiem liekas, ka visa pasaule pēc viņiem drausmīgi ilgojās, vai ne? Jā. Bet, ja tu tā vienkārši atzūmējies un padomā, cik tu zini superīgas bulgāru, vai cik tu zini superīgas ungāru, vai čehu, vai vismaz 4. Slovāku, vai slovēņu, vai tādā ziņā mēs esam viena valstiņa, kurā ir arī neskaitām daudz grupas, un visiem šķiet, ka mēs esam uzrakstījuši to īsto un pareizo mūziku, vai ne? Un tad, kad tu viņus visus sastopi, visus ne, bet apmēram kādu 0,0001%, un viņi ir daudzi tūkstoši, un visi rāda labāko no sevis, ko var. Es domāju, ka tieši varbūt, ka tur bija arī tā veselīgā tāda atskārsme par to, ka šis ir daudz grūtāk nekā mēs bijām iedomājušies. Jā. Šis ir daudz nopietnāk nekā mēs bijām iedomājušies. Tā. Neviens negaida ar atplastām rokām tevi. Nekur. Tev ir vienkārši... Es pat nezinu, kas tev ir jādara. Protams, tur ir liela arī tāda sakritību ķēdē. Ir vienkārši jāsakrīt, lai tas tā notiktu un tu iekļūtu tajā A līgā. Bet katrā ziņā tas nenormāli nogurdina, tas nenormāli iztukšo tavus visus resursus. Un vienkārši tev ir kaut kādā brīdī jāsaprot to, vai tu esi spējīgs vienkārši to turēt. Un mēs ļoti daudz darbus izdarījām šajā sakarā, un mēs ļoti daudz tiešām arī nebija tā, ka nekāda ieguvuma tur nebija. Mēs tiešām braukājām arī pa festivāliem un visu kaut ko foršu piedzīvojām ārpus Latvijas. Kolosāli braucieni un kolosāli koncerti. Bet visā tajā procesā mēs laikam ļoti noilgojāmies arī pēc savas mīļās latviešu valodas un pēc sava vistuvākā, kas mums ir, tas ir mūsu Latvijas cilvēks, latviešu izcelsmes klausītājs, ar kuru nodibināt attiecības ir ārkārtīgi vienkāršāk, salīdzinoši vienkāršāk, jo mēs vienkārši runājam un domājam vienā valodā. Un tas ir tāds superīgs process to tā izbaudīt un saprast, ka mēs varam komunicēt pat
pat taisno, vienkārši bez kaut kādiem aplinkiem. Un tad arī ir tā atgriezeniskā saite lielāka. Nu, tā kā Latvijā un ārzemēs, ja tu to negūsti, tad ilgtermiņā tev ir grūti noturēt savu entuziasma līmeni. Nu, tieši tas ir tas, kas tur sāk kristies, un ja tas krītās, tad tas tas apdraud vispār visu tā projekta vispār eksistenci. Un tajā brīdī saprast, kurā brīdī mēs vienkārši izdarām kaut kādus lēmumus, un mēs tiešām pilnīgi apzināti nolēmām, ārprāts, kā gribas vienkārši latviešu valodā uzrakstīt albumu, jo pilns blociņš pierakstīts ar visādām foršām vārdu spēlēm un foršiem dzejoļiem, un tik foršas idejas, kas ir iespējams tikai latviešu valodā. Un tad mēs tā sākām to mērķiecīgi urbt un izveidojām jauns albums. Toreiz atkal, un cilvēks nāca kā tāds 2 albumu kopums, un forši tāda laba sajūta bija. Mēs tiešām tā kā beidzot atgriezāmies mājās un likās, mēs tiešām baigi izkaipojām to periodu. Vai tu atceries, ka es biju praksē Procrastination koncertos? Man patīk, ka tagad tā spuldzīte kaut kur tā kā... Jā, bet vispār to es nebiju pilnīgi nekādā ziņā savilcis. Es nākot uz šo, es sapratu, ka mums ir bijuši dažas tikšanās visādos gadījumos, bet šitos bija pilnīgi aizmirsts. Super, ļoti labi. Ļoti forši. Tieši forši. Jo. Ja vienkārši es atceros, ka man šķiet, ka tā ir pirmā reize, kad es tevi satiku, bet nejūties slikti. Mēs daudz nerunājām neko. Jūs bijāt aizņemti ar lietām. Nebija tā, ka mums bija baigās sarunas, un tagad tu neko neatceries no tā. Bet tā bija baigi labā pieredze. Mēs ar Kristīnu bijām abi divi, starp citu. Ak, tā. Jā. Praksē, un tas bija ļoti, ļoti, ļoti forši. Man Līva toreiz, instrumentu menedžera Līva, viņa lūdza, lai es nopērku siltos legingus tev. Wow, mēs esam daudz tuvāki nekā es to piedāvāju. Jā, bet tu izvēlējies man legingus. Nē, bet beigās es nenopirku. Beigās tur kaut ko teica, ka ir atrasts un viss ir kārtībā. Vienkārši man šī atmiņa ir palikusi prātā no tās turas. Tas ir interesants fakts, jā. Bet tas bija labs. Bija tāds uzdevums. Es nopirku treniņu legingus. Jā, tas ir labs piedzīvojums bija. Un pēc tam... Kāpēc man redzēja legingus? Es neatceros. Tur taču bija... Bet tas bija siltuma. Bet man liekas, tur bija diezgan silti. Es varētu iedomāties, ka Doma baznīcā vajag ne tikai legingus, bet arī kaut kāds visāds tur termofors. Es tiešām nezinu, kāpēc. Tur bija kaut kāds iemesls, to es atceros, bet es neatceros īsti, kāpēc. Varbūt tas ir dēļ kaut kādas šļūkšanas vai dēļ. Jo tur bija kaut kāds triks. Jā, tieši tā. Tur bija svarīgi. Tur bija tehniski apsvērumi, kāpēc man bija svarīgi, lai manas bikses būtu nevis uz plikas ādas, bet lai tur būtu vēl starpā kaut kāds slānīts. Jā, pareizi. Tas nebija dēļ siltuma. Tas nebija. Ok. Nu noprecizējām. Es jau pārbījos. Kas notiek? Tā kā tā ir reize. Un pēc tam jau tāda nopietnāka reize, kuru es ceru, ka tu atceries. Ir Franko albumu rakstīšana. Ar ļoti foršām sajūtām es atceros to laiku. Es tev gribēju prasīt, kā tu atceries to vispār laiku? Zini, kā īstenībā... Starp citu. Es visu laiku esmu godīgs šodien. Nē, es nevienu reizi neesmu bijis negodīgs šajā sarunā. Jā. Es to atceros, īstenībā tas bija tāds pārmaiņu laiks arī priekš manis, jo... Es kaut kā biju atvēris vaļā kaut kādus tādus savus virtuālos apziņas vārtus un sācis tur laist iekšā arī tādus projektus un tādus cilvēkus, kurus līdz tam es varbūt nelaidu, jo, kaut kā tā dzīve tā pati gāja un visu tā mutuļoja, bet vienā brīdī es sapratu, ka tā producēšanas lieta man, es esmu jau tajā brīdī bija tik daudz ko izdarījis, bet es tajā pat laikā nebiju īsti producējis tādā izpratnē, ka pie manis atnāk grupa un tagad, hei, uztais mums šito ierakstu, lai skan normāli. Tā īsti tas nebija darbojies. Vienkārši es biju strādājis ar kosmosu, es biju strādājis ar instrumentiem, ar dabas koncertu zāli, ar visu kaut kādiem projektiem, kuros vienmēr ir savs pulciņš, kurā es tad
esmu viens no producentiem vai vienīgais producents vienalga, bet katrā ziņā tas vienmēr ir saistīts ar saviem cilvēkiem, ar savu mūziku, ar savām idejām. Tā bija pirmā reize, tad sanāk tāda. Katrā ziņā tādā nozīme, varbūt kaut kāds dziesmas, jo šur tur es biju tā taisījis, bet šis bija tāds mini-albumiņš, un te jau bija tā kā konceptuāli kaut kā tā skaņa jāmeklē un jācenšas saprast, kas jūs tādi esat, un te nevarēja tā īsti vienkārši te bija svarīgi tā saprast, kas jūs tādi esat un ko jūs gribat darīt. Un tā ir tāda vēl papildus, tāds papildus vēl līmenis. Tas mazliet savā ziņā tāds terapijas moments grupē. Tas bija priekš manis salīdzinoši tāda jauna lieta, ka man pēkšņi ir jāiepazīstas strauji ar 4 nepazīstamiem cilvēkiem, pēkšņi jāiebrauc viņu galvās un jācenšas ieraudzīt, kas kuram tur darās, un te pašā laikā es ļoti saprotu, ka grupā ir kaut kāda kopējā vīzija, bet tad katram tomēr atsevišķi arī ir kaut kādas savas vīzijas un patikšanas un nepatikšanas, un tas ir tāds ļoti, ļoti sarežģīts īstenībā process, un tas man ļoti daudz ko tā arī parādīja no tā visa, ko nozīmē būt tādam pilna laika un pilna tāda, tādā ziņā producentam, kurš pienāk tā kā no malas un pēkšņi super straujā tempā cenšas visu saprast un parādīt pareizo un īsto virzienu. Tas ir ļoti, ļoti grūts darbs. Tā ir viena no manām mīļākajām muzikālajām pieredzēm, kāda man ir jebkad bijusi. Es to rītīgi labu, tādu ar labām sajūtām to atceros, jo man bija tāds liels excitements, ka, mēs brauksim pie Reņģa Sējāna un taisīsim mūziku un True studijā būsim un darbosimies. Un tas man īstenībā arī lika paskatīties uz mūziku citādāk. Vienkārši tas process, kā mēs būvējām tās partijas, man lika paskatīties arī uz ritmu sekcijām citādāk, nekā es to esmu darījis iepriekš. Var jau arī tā kā slāņos likt, nevajag tikai iespēlēt. Jā, droši vien jūs iepazināt vispār vēl tādas lietas, kuras forši, ka... Jā. Es tā ļoti priecājos, pēc tam es arī, kad es paklausījos pēc tam jau ierakstus, kas ir vēlāk jau bez manis jau tapuši, un ka es jūtu, ka tur ir kaut kādas foršas lietas, par kurām mēs esam runājuši, un es jūtu, ka tas ir... Jā, noteikti. Ka tas tur tā turpina kaut kādus savus ceļus, tas nozīmē, ka man ir tāda, tas nozīmē, ka mēs tajā visā haotiskajā procesā tomēr atradām arī dažas vērtīgas lietas, kuras jums pēc tam nodara arī nākamajos ierakstos, jau bez manis. Tas ir forši, ja tu to sadzirdi pēc tam. Ne tādā nozīmē, ak, Dievs, viņi kopē manas idejas. Es saprotu. Bet tajā nozīmē, ka tu domā forši. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko uzkodām tajā laikā. Jā, 100%. Tā kā es ieplagošu Moon and Light, ja kāds grib noklausīties, nav dzirdējis, noklausīties. Producents Reņģis Sējāns, Franko. Otrā lieta, ko tu likt laika kapsulā. Tā, tad es ieliku mūzikas dažas lielformātā. Jā, lielformātā. Lai cilvēki atcerās, ka lielformāts ir laba lieta. Jā. Un pacietība, un rūpība, un iedziļināšanās. Šīs lietas ir jātur cieņā. Es varētu ielikt atkal, pieņemot, ka mēs būsim jau pēc 150 gadiem nonākuši pie tā, ka mēs visi varbūt ēdīsim kaut kādas kosmosa putriņas, spiedīsim savu mutē. Es gribētu ielikt dažas receptītes. Ko tu saki? Receptītes? Jā, labi. Kas ir tas? Es varētu ielikt, piemēram, savas mammas biezpienplācināšu recepti. Vienkārši tāda maza lapiņa, kur ir tāda receptīte. Jā. Viņa ir labi biezpienplācināšana. Nevis labi, bet vislabākie. Es esmu pilnīgi viņas iemācījies arī cept, un es pats viņus katru svētdienas rītu. Mēs cenšamies katru svētdienas rītu arī cept šos biezpienplācināšanu. Tā ir tāda tradīcija. Nevienmēr viņi sanāk, protams, laiks ir laiks un viss kaut kas notiek, bet principā, bieži sanāk tā, ka svētdienas rītā mēs mostamies un tad es eju pie plīts un maucu. Tas varētu būt viens, un tad es noteikti ieliktu arī, es domāju, ka ēdiens taču ir forša lieta. Es domāju, ka cilvēkiem vajag mazliet atslābināties un izbaudīt arī ne tikai mūziku, kas ir ilgāk par 4 sekundēm, bet arī pagatavot ēdienu un nogaršot to. Es varētu ielikt vēl mājas augstās zupas receptīti. Ļoti labi. Vislabākā. Jā. Labāks nav. Un tad varētu arī mājas mammas kotletīšu receptīti. Mājas mammas kotletīšu receptīti. Mammas mājas var teikt arī. Mamma māja. Mammas mājas.
Jums vajag taisīt tādu kafejnīcu pie sējāniem, un tad ir tikai šie 3 ēdieni. Jā, bet ļoti labs, starp citu, sanāk tāds, sākam ar augsto zupiņu, tad tādu kotletīti ar foršu, tādu kartupeļu bieznīti ar sviestiņu. Un saldajā plācenīšu. Un ļoti, es to nebiju izdomājis, bet šitas ļoti forši. Jā, nav par ko. Tas ir tāds 3 ēdienu paciņu, ko es varētu tajā ielikt šajā kapsulā, un cilvēks vienkārši atrastu šo zīmīti mazo un laimīgs dotos uz veikalu, sapirkt produktus, un viņš kļūt par labāku cilvēku. Un arī visu pasauli kļūt attiecīgi mazliet labāk. Izcili. Žēl, ka tev nav pierakstīts receptītes, es varētu ielikt, bet labi, lai jums paliek unikāla receptīte, jums nerādīsim. Man nav nekāda noslēpuma tādā ziņā, man nebūtu žēl, ja kāds ēst tikpat garšīgi kā es. Kā tu sadzīvo ar atpazīstamību? Vai tu to izjūti Latvijas kontekstā? Tev tas traucē? Latvija ir superīga zeme, kur dzīvo tādā ziņā. Mūsu mentalitāte ir ļoti mierīga, un mēs nebrūkam viens otram virsū. Pat ja kāds atpazīst, tad tas noteikti nebūs tā, ka man uzreiz skries virsū un leks. Bet cilvēki ievēro. Es tam tā ļoti nepievēršu lielu uzmanību. Bet man, paldies Dievam, ir tā laime, ka tev ir tāda iespēja arī nepievērst tam uzmanību, jo cilvēki nav vienkārši traki. Latvijā ir tādi miermīlīgi un arī mierīgi salīdzinoši cilvēki, un es varu mierīgi iet veikalā un paņemt visu, ko man vajag, un pat īpaši. Man nepatīk to darīt. Man nepatīk, šausmīgi man nepatīk. Es vislabprātāk uzlieku tādu kapuci un izšurīju ātri un pēc konkrētiem produktiem izskrienu un mudīgi prom. Es tā nejūtos baigi komfortabli, teiksim tā. Man nepatīk. Es jūtu, ka skatās, un man arī nepatīk braukt ar iepirkumu ratiem un kaut kā arī mazliet ar šo iepirkumu kopumu arī tā kā parādīt, kas es esmu mazliet. Tas mazliet atklāja. Tas mazliet man atklāja, ja tur stāv kaut kāda produkta, cilvēks izdara kaut kāds secinājums, un tas šādi pusēs. Un kāpēc ka tur būs biespienu plācenīšs sēdienas rītā? Jā. Un man kaut kā nepatīk šis aspekts tajā. Tā. Jā. Tāpēc, es esmu ļoti introverts cilvēks īstenībā. Es nezinu, vai to droši vien neviens to nezina. Droši vien neviens to nevar pat tā pateikt. Varbūt, ka tu vari, jo tu arī esi introverts cilvēks. Bet vienkārši, paturpini. Nē, es tikai... Jo tu jau jūti, ko es saku. Es gribēju tikai teikt, ka es saprotu, ko tu saki, jo es arī tāds jūtos. Es zinu, es jau redzu. Jā, man cilvēki, piemēram, saka, Mārtiņ, es nevarēju iedomāties, ka tev tur nepatīk ballītes vai vēl kaut kas, bet tad, kad man ir jāstrādā, jāvada pasākums, man patīk tā sajūta, es zinu manu lomu šajā pasākumā, tad es esmu vadītājs. Labi, es būšu sava ekstravertā puse tajā brīdī. Bet tad, kad ir vienkārši ballītes satikšanās vēl kaut kas, tad es esmu tāds arī, tā kā tu saki, es gribu tajā kapucītē un būt nostāk. Tieši tā. Es ļoti, ļoti komfortabli jūtos vienpatībā un savā pagalmā, un es varu mainīt traktora meļas filtru un būt pilnīgi laimīgs. Un, protams, ka es esmu absolūti laimīgs arī esot stadionā uz skatuves, bet tajā brīdī, protams, ka es sevī esmu acīm redzot iedarbinājis kaut kādu citu. Ne citu sevi, bet vienkārši to otru pusi sevī, kura viņi grib atpūsties, tad, kad es mainu traktoru un mēļas filtru, saprot, vai ne? Un tajā brīdī man negribas, lai man nāk un saka, tas čalis, tas tur, tas ir tas X-faktors. Man ļoti, ļoti tas satrauc tajā brīdī, Saprotu. Man tā ir bijis, kad tā kā es eju un saku, kāds būs laiks? Un tas ir. Un tad, kad tu neesi pie tās kartes un tajā situācijā ar to prožektoru, to kameru, tad par to negribas. Īpaši, ka tu atpūsties no tā. Tu to dzirdi biežāk nekā tas konkrētais cilvēks ir pateicis. Līdz ar to tas nav tev tāds super oriģināls teikums vai joks tajā brīdī. Tam cilvēkam tas liekas super oriģināli, bet baigi bieži viņi neaizdomājas, ka šos teikumus nākas dzirdēt. X-faktors. Jā. Bet tev patīk tā introvertā arī puse un mazliet attiet, un jūs ar Maiju makšķerējat. Kā tas īsti sākās? Ja man makšķerēšana asociējas ar to, ka man teica makšķerē, viņam ļoti patīk makšķerēt, un man mamma bērnībā vienmēr teica, tu atkal ar savām pīckām. Pīckām, pareizi. Bada pātakām. jā, bet forši ir tas, ka jūs abi divi makšķerējat. Līdz ar to nav tas tā kā, ka Reinis brauc makšķerēt un Maija tāda, kurds Reinis atkal ir.
prom. Jā, tas ir forši, jā. Tas brīvais laiks, ko mēs... jā, tas būtu drausmīgi izšķēdīgi vienkārši vienam pašam aizbraukt un pazaudēt laiku ar ģimeni un vienkārši vienam pašam baudīt. Tas vispār ir pilnīgi. Mums kaut kā, visas tās lietas, kuras mēs darām, tāpat arī slēpošana un tāpat arī jebkura veida atpūta. Un vienkārši man kaut kā satrauc tā sajūta, ka es viens pats baudu kaut ko tādu, ko man ir tik, ja tā notiek, ir kaut kāda ballīte, kurā māja nevarēja būt, es jūtos sūdīgi, vienkārši tāpēc, ka man liekas, ārpēc te ir tik forši žēl, ka mēs nevaram to baudīt kopā. Un tieši tāpat es nevaru iedomāties, ka es vienkārši viens pats iekāptu laivā un aizbrauktu makšķerēt, jo tur es nevarētu to izbaudīt, jo vienkārši tas prieks, kas dalīts, vai ne, tas jau ir dubults prieks. Tev gribas dalīties, jā. Jā. Bet makšķerēšana, mēs to īstenībā darām ļoti reti. Tad, kad mēs to darām, tad mēs, protams, Instagramā ieliekam bildītes, un tad uzreiz rodas iespējas, ka mēs tik bliežam, vai ne? Bet īstenībā jau reti jau sanāk, un tagad ir īpaši reti, kad mums ir Elziņa mazāk, kur prasa visu laiku uzmanību, un tad tā ir vēl papildus loģistikas tagad organizēšana, lai mēs tiktu uz tā ūdens. Bet, tas vienkārši kaut kā, tas bija pirms kaut kādiem gadiem daudziem, kad mūs paņēma līdzi viens čalis, tā kā uzaicināja pamakšķerēt. Jo makšķerēšana man īstenībā mans onkulis Jānis, kaislīgs makšķernieks, jau agrā bērnībā man ņēma līdzi uz makšķerēšanu. Un tad es jau tur pirmos ašokus jau vilku ārā, jau toreiz jau galīgs puika būdams sīks. Un tad ilgus gadus es kaut kā pat nebiju aizdomājies, ka es taču varu arī to darīt. Arī pats. Un var taču arī laivu nopirkt īstenībā. Var taču arī savu makšķeri nopirkt, kāpēc vienmēr tā kā pie Jāņom, ko jāiet, ar vienmēr makšķerēt. Bet tas bija laikā, kad mēs jau ar māju sākām draudzēties, un tad mēs tā pa jokam, bet kaut ko tā kā sākām, un tad likās, tas ir kolosāls, superīgs hobijs, kurš vienkārši ir svaigāk gaisā, un tad tā zivs jau nav tā svarīgākā. Galvenais ir tā ņemšanās, un tā gatavošanās, un tas excitements, un tas tā. Jā, un tas galā process, vienkārši sēdēt uz tās laivas un skatīties dabā un priecāties. Vēl kaut kas, ko tev patīk darīt brīvajā laikā? Piemēram, es esmu Instagramā redzējis, ka tu mēdz kaut ko gameot, bišķiņu varbūt, mazlietiņ. Guilty pleasures, tas saucās. Man patīk reizēm uzspēlēt PlayStation. Man ļoti patīk PlayStation, jā. Baigi reti sanāk. Pārāk reti sanāk, bet tas man ļoti patīk. Tiešām man ļoti patīk. Tā ir kaut kāda tāda lieta, ko es bērnībā ar savu brālēnu mēs darījām. Daudz mēs spēlējām, kaut kādas video spēlītas, toreiz pirmie tur Nintendo bija, un tad tur kaut kādas tanciņas tur mēs spēlējām. Tas bija riktīgs tāds bērnības skaņas un bildes un sajūtas. Un tad ilgus gadus, līdzīgi kā ar makšķerēšanu, es vienkārši kaut kā neiedomājos, bet es taču, kas man liedz vienkārši? Jā. Mājās vienkārši savu PlayStation pieslēgt, un tad, labi, cik bieži sanāks, tik sanāks, bet ja sanāks, tad tev ir tā iespēja. Tā kā es citreiz, ja ir tādi brīvāki periodi, tad es ļoti labprāt izspēlēju kādu spēli tā no sākuma līdz beigām. Stāstu izeit tā kā cauri. Jo es saprotu, ar tām garajām spēlēm ir tā problēma. Ja tu iesāc un pēc tam mēnesi viņu nespēlē, tad tev tās prasmes ir izzudušas, un tu esi spēlē jau ticis kaut kur tālāk, kur jau tās prasmes ir vajadzīgas. Un tu vienkārši atgriezies pie tās spēles un saproti, ka tu nemāki vairs spēlēt tik labi, kā tur tagad vajag. Jā. Un līdz ar to tās garās spēles, viņas tev ir jāieplāno tam laiks. Un ja tu redzi, ka tu, teiksim, kaut vai stundu dienā vari tam vakarā veltīt, un tu redzi, ka tas ir iespējams, teiksim, nākamo nedēļu, tad tas ir viskaifīgāk. Ka tu vari pa dienas kaut ko darīt un rosīties, un studijā darbs, un ārā darbs, un vēl kaut kas. Un tad tu vakarā mierīgi mazliet paiet uz priekšu, atkal tev prasmes vēl joprojām turpat ir, viss ir kārtībā, tu visu kontrolē, tu visu proti, un tad ir laba sajūta, tad ir tāds satisfactions. Jā, tu joprojām esi tajā pasaulē kaut kur iekšā. Tu visu laiku tā kā seriālā, kad tu skaties, tu vienkārši, tas ir muļķīgi nostīties pirmās 2 sērijas, un tad 2 mēnešus nestīties, un tad skaties 3. Jā. Tu jau visu aizmirsti, ne? Un tur ir līdzīgi. Un līdz ar to kaut kādas tādas, un tad ir kaut kādas tādas spēlētas, kas neprasa neko tur. Tu tetri jau var rambāt jebkurā brīdī, bet to jau negribas. Kas ir kaut kāda tā stāsta spēle, ko tu esi spēlējis, kas tev, piemēram, ir patīk? Vai... Man ļoti patika Last of Us. Jā. Baigi jaudīgais gabals. Abas daļas izgāja? Abas daļas. Super. Mērķiecīgi. Jā. Es arī ļoti patiku. Jā, mēs ļoti ceram uz 3. daļu, protams, bet man tagad bija ziņas, burtiski pirms pāris mēnešiem. Līki redzēju, ka runā par 3. daļu.
Es domāju, ka tas būtu tik skaisti. Jā, ņemot vērā seriālu arī popularitāti, es domāju, ka viņi to vilni turpinās. Ceram, jā. Tad es kaut ko Assassin's Creed Mirage. Neesmu spēlējis. Nebiju arī spēlējis. Es vienkārši biju tikai dzirdējis par to, ka baigies hypes ap to spēli ir. Un ir tādas, tik daudz tur tās daļas ir, ka es nezināju pat no kur gal sākt. Jā. Bet tad vienkārši kaut kā sakrita, ka man bija tieši tāds pabrīvāks periods un tieši iznāca tā Mirage sērija. Un es sapratu, ka ir jālaiks pamēģināt to, kas tad tur ir par to stāstu īsti. Kas tur notiek? Ļoti forši. Jā. Ļoti patika. Forši. Tad būs jāapskatās. Hitman arī ļoti forša spēle. No bērnības atceros, ka Hitman pirmie, kas bija. Vispār, bet tajās, kas ir Assassin's Creed un Hitman un arī īstenībā Last of Us, tur ir saistība, introvertu cilvēku spēles, man liekas, jo viņas ir saistīts arī ar to lavīšanos. Un tu gribi tā mierīgi izplānot, teiksim, kaut kādas darbības. Tev nav jāiet un tu zombijas jāšauj. Ir cilvēki, kuriem patīk tādas spēles, vai tur kara spēles, kur tu vienkārši skrien un kliedz un viss tur rausmas, ārprātīgs troksnis. Bet man liekas, ka tās ir tādas spēles man patīk tieši tāpēc, ka esmu tāds, man patīk izplānot, man patīk stūri pavērot, kas tur notiek. Es esmu gatavs pavērot minūti, lai saprastu to algoritmu, kā viņš darbojas, un tad izdomāt. Hops, to, tam nost, tos čik, noslēpjam tur, hop, klusinātājs. Es domāju, ka tas ir ar personību saistīts. Šis ir ļoti interesanti. Tā ir tāda, laba personības šķautne. Tiešām tā arī ir, jo Hitmans tas ir tā kā stealth mode. Tieši tā. Ok. Redzi? Tāpēc arī tev patīk tas spēles. Varbūt arī. Tiešām. Tāpēc man arī patīk tas spēles. Man nepatīk, ka man dzen uz priekšu laiks, vai man kaut kur dzenās pakaļ šausmas, kaut kāds skrien, man tur jāvēg. Man nepatīk tās emocijas. Man gribas baudīt procesiņu, un es varu izbaudīt procesu tikai tad, ja es redzu laukumu, saprotu visus dotos un izplānot perfektu noziegumu. Ļoti labi. Šis man iet kopā īstenībā mazliet tad ar X-faktoru kaut kādā veidā, vai, piemēram, tev esot kā mentoram. Es pieņemu, ka tu arī kaut kā strateģiski domā uz priekšu, sakot jā vai nē tiem cilvēkiem. Tur tas viss, tu vari visu kaut ko domāt, bet tur ir tie apstākļi tik sarežģīti kaut kādā ziņā, ka tev ir diezgan īsts tas mirklis dots, lai zibenīgi saprastu, kas ir tas cilvēks, ko no viņa varētu sagaidīt, mēģināt sadzirdēt to potenciālu, vai ne? Tur tu vari, protams, spēlēt kaut kādu savu iedomāto spēli, bet realitātē tas īsti nevar tā strādāt, man liekas, jo ir baigi jāpaļaujās arī uz intuīciju un uz savu kaut kādu pieredzi, kura citreiz vienkārši tev liek izdarīt kaut kādus lēmumus, kurus tu nekādi nevarētu izplānot. Tas temps, kādā tur viss notiek, un tas arī tas, ka tu nekad nezini, kādi būs tie dalībnieki, arī pēc pirmās atlases ir vēl joprojām ir 1000 jautājumu, kas tur īsti ir, vai ne, ar to cilvēku, un kas tur slēpjās iekšā, un ļoti daudz, kas notiek vienkārši uz tādu iekšējo izjūtu. Bet tāpēc mēs tur esam tādi dažādi, katrs no savas puses atnākuši, un katram ir sava pieredze, un savs redzējums, un savas intuīcijas, katram ir citādāk. Un, es domāju, tas kopums arī ir tieši tas, kas to padara. Tik interesanti, jā. Tas, ka reizēm, man liekas, tu esi salīdzināts ar Simonu Cowellu, tādā Latvijas kontekstā. Es pieņemu, ka tev ir tās airols. Tas ir tas nelaimīgais krēsls, kurā es sēžu. Tas ir arī Simona krēsls. Pareizi, tas tieši tā pozīcija. Bet es domāju par to nosacīto skarbumu. Lai gan, piemēram, man skatoties, man liekas, es neteiktu, ka tu esi skarbs, tu vienkārši esi godīgs kaut kādā veidā. Paldies par šo. Es apzināti necenšos būt skarbs vai nekādā ziņā, ja kādam ir aizdomas par to, ka mums producenti liek ieņemt kaut kādas lomas vai teikt kaut kādus tekstus, kurus mēs nedomājam, tā, protams, nav. Mēs esam absolūti un mēs absolūti
tikai un vienīgi uz savu saprašanu, arī katrs veidojam to savu komunikāciju. Tā kā varbūt, ka pirmajā gadā es biju skarbāks. Es pieļauju, ka tas varētu tā būt, jo arī pašam man tas viss kopums bija jauns, un arī pašam iepazīties ar sevi kaut kādā tādā amploā, arī tas ir tāds process. Es nevaru būt pēkšņi pilnīgi gatavs un noformējies kā mentors, kā žūrijas dalībnieks, kā runas vīrs, kā procesa virzītājs. Protams, tas viss ir tādā attīstības visu laiku procesā. Un es domāju, jā, varbūt es tādu paskatoties atpakaļ, es pieļauju, ka varbūt tur es biju mazāk rūpīgi izvēlējos brīžiem kaut kādus varbūt vārdus. Bet tas jau ar laiku vienkārši tā veidojas, un tad tu varbūt māki pateikt tieši to pašu, ko tu arī gribi pateikt, kas varbūt vienmēr nav tas labākais, un varbūt tiešām ir skarbi, bet tu izvēlēsi tādus vārdus, varbūt, lai tam cilvēkam nerastos tāda sajūta, ka tas ir pilnīgs bezdibens un tā ir pilnīga katastrofa. Es varu arī varbūt ievirzīt kaut kur citu. Varbūt es saredzu, un man jau tagad tā intuīcija ir jau arī kaut kādā ziņā attīstījusies labāk, un es jūtu, ka šis nav tas virziens, kur tev ir jāiet, bet es jūtu, ka man ir versija, kā varētu darīt tālāk, vai ne? Tas ir tas producenta vibes. Jā, tas producenta vibes, jā, ka tu mazliet, nav nekāda māksla pateikt, ka tu nekam nedari, bet visbiežāk jā, ko tālāk? Bet visbiežāk kaut kas tur ir. Kaut kas tur ir. Varbūt, ka tā vispār nav saistība ar dziedāšanu. Nekādā vispār formā. Bet ļoti bieži tajās 3 minūtēs tu vari saprast, kas ir tas par cilvēku un pēc kā viņš šeit ir atnācis. Un varbūt viņš ir atnācis tieši pēc tā, lai mēs viņam pateiktu, ka ja tu šaubījies par to, vai tu esi dziedātājs vai nē, tad es varu pateikt, ka tu neesi dziedātājs. Un varbūt tas viņam tajā brīdī ir atvieglojums saprast, ka viņš tad vairāk pušos tajā otrajā virzienā, kurā viņš nevarēja saprast, vai ir vērts. Tu atbrīvo savu prātu kapacitāti un tu nelolo liekas cerības. Tas varbūt ir ļoti svarīgi citreiz. Es arī esmu saticies ar dalībniekiem, kuriem es esmu pateicis nē, izšķirošo nē, un tas ir beidzies ar drausmīgām asarām, bet es esmu ar tādu piebildi, ka un tas nav nekāds joks, tiekamies nākamgad, jo man ir aizdomas, ka šajā brīdī tu neesi gatavs tai gaļas mašīnai, kas tulīt sāksies. Es vienkārši redzu, ka tur ir potenciāls, bet vajag mazliet vēl mazliet to ādiņu pa milimetru biezāk uzaudzēt, pagrozīties un padarboties un pašam sevi attīstīt. Un vienalga tas beidzas ar asarām, tāpēc, protams, tas ir liels cerības un tas ir milzīgs spiediens un kameras un viss Latvijas priekšā, un tas nabaks domā, ka viņš ir drausmīgi izgāzies, bet tur nekā tam līdzīgi nav. Cilvēks nav izgāzies, cilvēks vienkārši ir varbūt bišķīt par agru izgājis. Un tad mēs tiekamies nākamajā gadā ar šo cilvēku, un viņš ir man pateicīgs par to, ka tas tieši tā arī sagāja, un mēs tiekamies šeit jaunā līmenī, un tas viss iet uz priekšu. Tu iekodies ābolā, kurš nav līdz galam gatavs, viņš ir ābols, bet viņš vienkārši nav līdz galam gatavs tajā brīdī. Jā. Ir kaut kas, par ko tu prāto, esot kā mentors, piemēram, tu kaut ko pasaki godīgi, bet kas var būt skarbi, un tu pēc tam aizbrauc mājās, domā, pats, es negribēju tur aizskart, piemēram, kaut kā to cilvēku. Vai tevī ir tas fails pašam, ja tu tā neprāto par to, un tu nedzīvo daudz pagātnē par tādām kaut kādām lietām? Tas nav veselīgi dzīvot pagātnē, jā, jo, protams, ka mums ir daudz lietas jādara ļoti dzibanīgi, un tad ir kaut kādi brīži, kad tu saproti, prāts, cik muļķīgi, cik tas bija muļķīgi. Ir tāds sajūts, protams, jā, bet tu neko tur nevar izdarīt, tu vienkārši tev jāievņo tālāk. Vienkārši tāda ir dzīve. Bet, protams, jā, citreiz es tā domāju, jā, man vajadzēja būt uzmanīgākam ar kaut kādiem vārdiem, man vajadzēja varbūt mazāk tajā brīdī spēlēt uz kameru, vairāk iejusties tajā cilvēka ādā. Protams, jā, ir tāda brīži, kad, man liekas, es tur pa daudz kaut ko noblatoju vienkārši. Tā, pašam priekš sevis tāds stulbs sajūta, ko es tur zinās. Bet ļoti bieži tas saistīts ar to, ka tās filmēšanas dienas ir drausmīgi garas, vai ne? Un tās smadzenes jau arī bišķi uzkarst, un tev ir visu laiku jābūt tādam spriganam. Neskatoties uz to, ka mēs jau 10 stundu filmējam,
Un katrs dalībnieks ir pilnīgi jauna iepazīšanās. Mums ar katru ir jāiepazīst tā, it kā tas būtu tāds jauns foršs uzrāviens un labs sākums. Un pilnīgi likumsakarīgi, ka pa vidu tur var gadīties tā, ka tas smadzenes bišķiņ jau ir pārāk uzkarsušas. Un tad citreiz vienkārši sanāk kaut kādas glupības. Nezinu, būs 6. sezona. Tas jau laikam ir producentiem jāprasa, bet tas laikam pārāk skaņa. Man liekas, ka visas zīmes rāda, ka būs. Jā? Tā kā aiziet. Kas ar tavu mūziku notiek? Tu man kaut ko teici, ka tu kaut ko taisīsi. Jā, es visu laiku par to domāju. Nu, nedomā. Es gribu augšā. Nu, labi, par podkāstu arī tu domāji, un tagad tu esi uztaisījis. Tas ir forši. Es par podkāstu, starp citu, pirms es uztaisīju, domāju 2 gadus. Ar to es gribu teikt, cik ilgs man mēdz būt tas domāšanas process, un es ar sevi diskutēju, vai to vajag vai nevajag. Pilnīgi saprotam. Un līdzīgi ir ar mūziku, kaut kādu savu mūziku, vai, piemēram, dziedāšanu un tādām lietām. Tā kā vēl otrs gads, 2. Tā laiks jau skrien ātri. Laiks jau tiešām ļoti ātri skrien. Vēl par instrumentiem mazliet es gribēju parunāt, jo jums tuvojas... Mums tuvojas. Koncerts Arēnā Rīga. Jā. 26. oktobrī. Varbūt kāds atpazīst šo balsi, starp citu, kas to saka. Jā, šī balss ir aicinājusi uz koncertiem nevienreiz vien, jā. 26. oktobris, jā, visi ceļi šobrīd ved uz Arēnu. Jā, albums ir gaisā. Ļoti, baigi daudz darba mēs esam izdarījuši. Un tās lielās svinības, kas būs Arēnā, tas būs tāds varens karoņu numurs visam šim garajam ceļam, kā tādas svinības. Noteikti nevar pārsteigums, tikādus nevar gan jau... Pārsteigumu nebūs. Mēs kā jau visiem solam, ka mums pārsteigumu nebūs. Nē, mēs, protams, ka mēs neko nevaram stāstīt, jo to jau nevar arī izstāstīt. Loģiski. Ir tādas lietas, kur tu vienkārši saproti ārprāt, cik tas būs, wow, kad mēs tur zīmējam skatuvi, un tad mēs domājam to setlisti, un kā tur viss tur mainīsies, un kas tur būs, un kā tur tas bīdīsies, un tas tur brauks virsū un nobrauks nost. Es varu pateikt tikai to, ka tas būs atkal jau instrumentiem raksturīgajā manierē, tādā nozīmē, ka tas būs pārsteidzoši. Un nesliktā nozīmē. Un nekādā ziņā nesliktā nozīmē, jo instrumenti vienmēr ir... Bet tas ir tāds mūsu dabiskais stāvoklis. Tas nav tā, ka mēs vienkārši pašmērķīgi gribētu kaut kādus rekordus uzstādīt, kuram garāks pagarinātājs vai lielāks ekrāns. Mums tādā ziņā vispār nesaista šis aspekts. Mums vienkārši gribas, lai būtu maksimāli aizraujošs šovs, lai cilvēki būtu pārsteigti un iepriecināti un aizgrābti un iedvesmoti un visādā ziņā emociju tādi. Visādās emocijās mēs gribam šo cilvēku virzīt līdz savā stāstā. Un tas ir tas, kas instrumentu koncertos vienmēr ir, un šis nebūs izņēmums. Jā, mēs tur brīžiem pat atgriezīsimies atpakaļ, jo mēs Arēnā esam bijuši. Arēnā mums ir bijis koncerts, un arī kaut ko no prokrastinēšanas mēs beidzot nospēlēsim. Jā, baigi sen nav nekas tāds stāsts. Mums likās, ka šī atgriešanās Arēnā mazliet liek arī pašiem atskatīties uz to, kas ir izdarīts, un mēs gribam pieskarties arī kaut kādiem tādiem skaņdarbiem, kurus mēs neesam sen izpildījuši. Don't hold on to me. Versija. Tumšā stundā. Tas būtu labs. Versija. Jā. Labi. Es jau setlist mēs esam labi. Bet, vai jūs teiktu, ka tas ir jūs, Reinis Ejāni, teiktu, ka tas ir jūsu tāds iespaidīgākais koncerts, kāds ir bijis? Ai, beidz. Es nezinu. Šis viss ir tā. Šodien mēs jūtamies tā. Šodien mēs skanām tā, šodien mēs izskatīsimies tā. Vai tas ir... protams, jā, mēs varam vienmēr teikt, šis ir labākais, ko mēs līdz šim esam izdarījuši, bet īstenībā mēs esam baigi labas lietas izdarījuši arī iepriekš. Un katrai tai lietai ir savs brīdis un tās ir tās laika kapsulas, kuras mēs esam sarakuši, un mums ir savi tādi posmi un periodi, kuros mēs esam iekapsulējuši to, kādi mēs tajā brīdī bijām. Šobrīd mēs jūtamies tā, un tas būs super jaudīgs koncerts. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Jā, jo mēs jūtamies ar tādu baigo uzrāvienu. Jā. Ņemot vērā to, ka es pats arī nāku no grupas, tas nav viegli. Tas ir skaisti, tas ir forši, bet arī tas nav viegli. Tur ir visādi tā kā pa kalniem pliem. Es domāju, kā jums ir instrumentos, kā jūs
tiekat ar saviem ego galā. Viegli nav. Viegli nav. Un galvas jau mums ir milzīgs. Jā. Visiem tur. 3 milzīgas galvas. 3 lielas galvas. Tad ir... Bet tagad, piemēram, gadu laikā atskatoties... Nē, es domāju, ka mēs vienkārši esam kļuvuši nobriedušāki, un mēs arī saprotam, kur ir vērts tērēt enerģiju un kur nav vērts tērēt savu enerģiju. Un gal galā arī tā sajūta par to, ka nekas tāpat līdz galam nebūs perfekts kaut kādā izpratnē. Nekas nebūs ideāls. Vispār nekas ideāls. Mūzikā vispār nav nekas tāds, ko tu varētu pateikt, šis ir gatavs, pabeigts, perfekts, ideāls. Tāda vienkārši nav, tādas mūzikas nav. It īpaši tur, kur ir iesaistīti vairāk kā viens cilvēks. Varbūt, ka, teiksim, protams, viens komponists, kurš rada konkrētu skaņdarbu. Neskaitot Michael Jackson's Dangerous. Jā, protams, ir viens albums. Jā. Bet tas vienmēr ir tāds process, kurā ir kaut kādi kompromisi, ir kaut kādas savas... tas vienkārši ir kādreiz gāja grūtāk, es teikšu tā. Tāpēc, ka vienkārši tur bija kaut kāda lielākas šīs ego cīņas. Jā, un tad liekas, ka mana ideja vienkārši ir ģeniāla. Kāpēc tu to nesajēdz? Vai ne? Jā. bet pēc tam tu skaties atpakaļ un domā, kas tu tur? Varēja arī tā. Visādi var. Jā. Var visādi. Un cilvēki ir dažādi, un mēs arī saprotam, ka mēs nekad visiem nepatiksim, un ne visiem patiks mūsu mūzika, un tas vienkārši ir daudz vieglāk dzīvot ar tādu apziņu, ka mums nav visiem jāpatīk. Un tev nav jākontrolē arī katra skrūvīte tajā mehānismā. Man patīk tā sajūta, ka es varu brīžam arī varbūt paiet bišķīt malā un zināt, ka Gatis ar Šipīti tur kaut ko rosās. Un tad ir brīži, kad Šipīts paiet malā un mēs ar Gati rosimies. Un tad ir atkal Gatis paiet malā un tad mēs ar Šipīti rosimies. Un mums ir katram savas attiecības un vienalga beigās, lai kā mums liktos, cik mēs esam mētājušies pa visurien apkārt, beigās ir albums, kurš izklausās pēc albuma un izklausās pēc instrumenta albuma sasodīts. Kā tas tā ir, es nezinu, bet tas vienkārši ir tāds process, kurā vienkārši viss sastājas vienā brīdī. Tā ir tāda uzticēšanās. Arī uzticēšanās, protams. Kur Gata un Jāņa idejas arī būs gana labas, vai jā, ka viņu redzējums bet būs. Tas ir, līdz tam ir jānonāk. Tas ir ceļš. Tas ir tāds ceļš, jā. Tas ir nevienkārši ceļš. Esat bijuši uz tādas... uz kosmosa robežas? Uz kosmosa robežas. Jā. Protams. Protams, kā tad ne? Jā. Tas bija, mēs... Visādi sabiezējumi pa ceļiem ir gadījušies. Protams, jā, nav viegls ceļš līdz galam. Tā kā neviens ceļš nav viegls, ja tik ilgstoši. Un vēl radošā sfērā kaut ko dara, vai ne? Es nevaru iedomāties, kā jūs strīdaties, godīgi sakot. Tas ir tā kā virtuves lieta, bet ir cilvēki, kurus tu nevari iedomāties, ka viņi vai paceļ balsi, vai ir tādi skaļi neapmierināti. Mēs arī balsi nepaceļam tādā nozīmē, bet tās viedokļu cīņas un kaut kāda tā, katram varbūt ir sava vīzija kaut kādā brīdī par konkrēto dziesmu vai par vispār lielākām varbūt lietām. Tas viss ir, un arī vēl šodien tā ir. Ir vienkārši reizes, ka totāli atšķirīgas viedoklis ir par konkrēto jautājumu. Un tad ir, un īstenībā par laimi mums, es domāju, ka Gatis arī ir tas elements, dēļ kura iespējams vispār tas vēl joprojām ir iespējams. Viņš ir tā kā līme. Viņš ir kā mediators, kā līme, kā brīžiem tāds vidutājs, kurš vienkārši paņem no viena to sajūtu, paņem no otru to sajūtu un caur sevi izfiltrējot, viņš var tiešām nākt ar kaut kādu sakarīgu ierosinājumu. Jo ir reizes, kad nav iespējams atrisināt jautājumu, jo vienkārši ir divi viedokļi un ļoti... Jā. Un tie pat ļoti argumentēti viedokļi, un katrā ir droši vien arī sava taisnība. Bet ko tad tālāk? Jā. Tāpēc patiesībā jums ir ļoti paveicies, ka jums ir rekur vēl trešais. Es domāju, tas ir likumsakarīgi. Tas vispār joprojām tā funkcionē. Jā. Jo 3 kāju ķeblītes jau, kā zināms, ir tas stabilākais. Jā, 3 ritenis arī ir stabils diezgan. 2 tēvi, 2 dēli un svētā kara vārdā. Kā jūs nonācāt līdz runā Rīga? Jo, man liekas, man šķiet, man ir sajūta, es domāju, ka tā ir viena no manām mīļākajām instrumentu dziesmām šobrīd.
Aha. Ļoti, ļoti, ļoti patīk. Un es pateikšu, kāpēc. Nu, saki. Tāpēc, ka tur ir atkal tas mazliet netīrums iekšā, un atkal tas liriskais. Tas ir tas procrastination, tas mīlestība, ka viņš sadzirdās. Joprojām kaut kas tur sadzirdās, un tur ir tā perfektā, subjektīvi priekš manis, instrumentu kombinācija, kas man nenormāli patīk. Un es domāju, kā jūs nonācāt pie runā Rīga, kur ir... Kā tas sākās ar kaut kādu Jā. Īstenībā, jā, citreiz man ir tādas vienkārši radošās mazās sesijas vienam pašam, kad es vienkārši veidoju skaņas, meklēju skaņas un veidoju kaut kādas tādas mikro mazus bītiņus. Vienkārši ar tādu bez konkrēta mērķa, vienkārši veidot kaut ko, kas man liek mazliet tā kā pašam patīkami ievibrēties. Jā, bet tas var būt pilnīgi dažādi. Tas var būt arī ļoti liriski, un tas var būt pilnīgi minimalistiski, un tas var būt arī ļoti jaudīgi un grūvīgi. Un es vienkārši esmu tādā procesā, kurā es ik pa laikam nofiksēju, šis kaut kas ir, un tad man veidojās tādi arhīvi ar visādiem maziem pintiķīšiem, kurus vienkārši es esmu pats atzinis kā pietiekami jēdzīgs, lai viņus vispār noseivotu. Jo daudz ko jau nenoseivo. Tu pat nesaglabā reizēm. Ļoti bieži, jā. Aha. Un tad bija ar visu to bītu, es sapratu, kaut kas tur foršs ir tajā grūvā. Un tas bija viens no tiem, ko es noseivoju, kā man likās šeit, tajā bītā kaut kas ir. Paldies Dievam, kad noseivoju. Jā. To es tā, jā. Un tad citreiz, un tie laimīgie gadījumi, kad vienkārši tavās rokās iekrīt kaut kāds teksts, vai tu uzšķir grāmatā kādu tekstu, vai šajā gadījumā tā bija vienkārši lapiņa, vai tas bija kaut kāds e-mailā atsūtīts Marta Pujāta tekstiņš. Un es viņu tā sāku lasīt, un es sāku redzēt tur to jocīgo ritmu. Un viņam bija tāds dzejolītis, jā, kaut kur mums jau tie dzejolīši tā ik pa laikam klīst, kaut kur viens paņem kaut kādu čupiņu, un tad kaut kas paliek pārcitreiz, un tad atkal pārsūt tālāk. Un es sāku lasīt, un sapratu, ka tur tā interesanti varētu veidot tos zilbītes, tur tā mētāt, un tad man pēkšņi tas bīts atgriežas manā atmiņā, un es saprotu, ka man bija tas bīts jocīgais, un tad es to bītu atveru vaļā, un es paņemu to lapiņu, un es sāku skaitīt, un es saprotu, jā, te kaut kas veidojās. Nu tā, radās tas pants, un tad bija, protams, lielais izaicinājums par to, kā tas viss turpināsies, jo likās, tas pants ir tik graujoši, jaudīgs, ka vienkārši blakus būs grūti tagad ar to piedziedājumu, un tā arī bija ļoti grūti ar to piedziedājumu tikt galā. Bet kaut kā, jā, un tad, tie brīži, kad es atnesu ideju, un es esmu ticis līdz kaut kādai fāzē, kurā es jūtu, ka es varu dot to tālāk, jo tur tas esence jau ir iekapsulēta. Un tad čaļi paklausās, saprot, tur kaut kas ir, un tad mēs ķeramies pie piedziedājumu, un tad to piedziedājumu mēs kaut kā kopīgi tur veidojām. Bet kas ir tas teksts no dzejnieka Marta Pujāta? Tas ir viss teksts, ja tur ir daļa frāze. Es domāju, kas bija tā frāze, vai tu atceries to frāzi aptuveni? Jo tur tie vārdi ir tik interesanti. Jā, tie panti arī pilnīgi viens pret vienu arī iegāja. Man iekšā dun, man iekšā run Rīga. Tas bija mana interpretācija par kā tos vārdus salauzt. Un tas ir dzejnieka teksts? Dzejnieka teksts. Okay. Man iekšā dun, man iekšā runā Rīga. Jā, ok. Un tālāk, man šķiet, ka to piedziedājumu tekstiņu izdomāja Šipītis. Piedziedājumu teksts, kas ir šī balss, runā Rīga. Likās, ka tā runā Rīga ir ļoti jaudīga vārdu kombinācija, kura ir 1000 miljonus reizes dzirdēta Latvijas radio ēterā pirms daudziem gadiem, bet jau sen vairs nē. Un likās, ka tur ir tā esence. Jo īstenībā tas dzejols saucās Geizeris, man šķiet. Un tur bija pilnīgi tā kā cits tā esence. Tas piedziedājums bija tā kā citur pavisam. Bet likās, runā Rīga ir ļoti jaudīgs tāds 2 vārdu savienojums, kuru noteikti vajag uzsvērt un piedziedājumā tam jābūt. Un beigās tas kļuva par albumu nosaukumu un par arēnas koncertu nosaukumu. Pareizi, tas ir arēnas koncertu nosaukums. Yep. Un tas teksts man iekšā rotors rotē. Tas arī viss ir dzejnieka teksts. Visi pantiņu tie teksti ir tāda Pujāta teksti. Jā. Interesanti. Jo man es tagad zinu, tā kā saka fanboying.
Es fanboyoju par to dziesmu, jo man kaut kas tajā tik ļoti patīk. Es arī tagad uz podcastu braucot, es viņu noklausījos kādas 3 reizes, un es dungoju līdzi, un es zinu no galvas tos pantiņus, un viņi tik labi saguļās tajā ritmā, un tad tas piedziedājums tā kā atlaiž forši, un tad atkal savalk kopā uz to pantiņu. Kaut kas tur ir. Un starp citu, videoklips ļoti labi papildina ar jūsu dejošanu. Tur, kur tev ir grils iekšā, un jums ir tās kustības. Jā. Jums bija kāda horeogrāfa, kas to visu, vai horeogrāfs? Mums bija horeogrāfs Artūrs Faķins. Jā, viņš ir tieši tas stridents un viss tā urbānā deja un viss tas hip-hops. Tas ir tieši viņa kaislība, un tad viņš mums nāca palīgā, un tad viņš izdomā visas tās kombinācijas. Jā, šis mēģinājumi. Super. Paldies par preparēšanu šīs dziesmas. Nu, vasals. Tagad varēs vēl 3 reizes noklausīties jau ar jauno informāciju, vai ne? Tieši tā. Kas ir trešā lieta, ko tu liktu laika kapsulā? Es visu laiku tik veiksmīgi. Tu beigas meistars. Es tā kā sagaidu, ka tu esi vis tālāk no tās idejas. un tad atkal... Mūzika, receptītes. Receptītes vispār baigi labās. Tas ir super. Jā, man liekas, tas ir arī pārējais garšīgi. Ko es varētu? Es nezinu. Es varētu, zinu ko? Es varētu vienu bitcoinu atstāt. Ko bitcoinu? Jā, jo man liekas, ka pēc 150 gadiem varētu būt tā, ka ar vienu bitcoinu varēs viens ciemats principā izdzīvot laimīgu dzīvi no sākuma līdz galam. Tā kā domāju, ka es varētu, vienkārši nodrošināt kādam laimīgu dzīvi, varbūt veselai pilsētiņai. Tātad bitcoins no Reiņas sējām. Jā, es varētu tā. Ko tu teiktu cilvēkam, kurš domā, vai ar mūziku Latvijā var nopelnīt? Jo tu tā par bitcoinu ieminējies, es domāju, vai tas investējis bitcoinā. Es mazliet esmu, es vienkārši testēju, bet es tur neko daudz nesaprotu no tām valūtām, bet... Nav jau nekas jāsaprot. Nav nekas jāsaprot. Bet tik iekšā tajā akā un jau redzēs. Bet... Vai var nopelnīt ar mūziku? Es domāju, ka... es no savas pieredzes varu vienkārši teikt to, ka es esmu visu savu dzīvi veltījis mūzikai. Es esmu pilnīgi visu licis vienā groziņā, tādā ziņā. Labi, bet no otras puses, protams, ka tas groziņš ir diezgan tāds paliels, jo es darbojos mūzikā ļoti plašā tādā rangeā, kā to teikt. Tādā ziņā. Es neesmu iesprostots ar vienu grupu, kas izmisīgi spēlē katru nedēļu 5 gigus, lai savilktu galus kopā. Man ir daudz un dažādi projekti. Paldies Dievam, tie visi kā viens ir saistīti ar mūziku. Vienkārši mūzika ir tik plašs laukums, un man ir tā laime justies ērti dažādos žanros, un dažādos sastāvos, un dažādās, visādos žanru kombinācijās. Un līdz ar to es tomēr tā nevaru teikt, ka tas visas olas vienā groziņā. Es daru ļoti daudz ko un ļoti dažādas lietas. Upurga. Kino mūzika, teātra mūzika un Kārmas latviešu un vēl citas. Jā, raidījumi mūzika, un instrumenti. Un tad ir tā producēšana gal galā arī, kuras citām grupām māksliniekiem arī veidoja ieraksts. Un ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Tā kā, ja tu plēsies pušu, ja tu vienkārši visu savu laiku velti vienai lietai, un ja tu ļoti mīli to lietu, un ja tu tai lietai ļoti tici, un tu esi gatavs arī bez biksēm to pašu lietu darīt. Un ja tev būtu arī $1 000 kontā, arī tad tu darītu to pašu lietu. Ja tas viss tā ir, tad var arī nopelnīt. Jā. Tad var arī nopelnīt. Jā, tāpēc, ka vienkārši tu investē drausmīgi daudz laika un stundas tajā lietā. Un, protams, tu pa ceļam darīsi 1100 darbus par neko. Rokot tās kapsulas slavenās, bet ticot, ka tas ir tā vērts un arī tas izrādīsies tā vērts. Sāku lasīt tādu grāmatu Atomic Habits, un es lasīju, tas ir par ieradumiem, ka ieradumam ir spēks un kā izveidot ieradumus. Un man ļoti patīk, tur bija salīdzinājums, ka tad, kad tu cērt akmeni, piemēram, tu vienā brīdī viņu pārcirtīsi, bet tas nebūs dēļ tā sitiena pēdējā. Tas būs visi tie sitieni, kas bija pirms tam. Līdz ar to tas ir normāli, ka tu ieguldi milzīgu darbu, un ja tu nepadodies, tad lielākoties vajadzētu būt tā, ka tomēr uz kaut kurien tas aizved.
Ja tu ieguldi milzīgu darbu. Nu, jā, ļoti vienkārši izklausās, bet... Nē, tas nav vienkārši vispār. Es vienkārši varu pateikt to, ka... Nē, nu, jā, bet tas... Vienkārši tas mulsinošais varbūt, un tas kas rada greizu priekšstatu par to, ko nozīmē būt mūziķim, vienkārši ir tas, ka cilvēki visbiežāk acu priekšā redz to gala rezultātu. Viņš redz koncertu arēnā, kur viss spīd un laistās, un mēs tur... Nu, grozamies kā princīši. Un tas priekšstats rodas, ka tāda ir jūsu dzīve. Ak, Dievs, ka jūs esat laimīgi. Jūs varat vienkārši... Pasties, vienkārši cilvēki nāk un skatās, kā jūs tur vienkārši dancojat un dejojat. Un vienkārši fantastisks sapņu darbs, ne? Bet, lai tiktu līdz tām 2 stundām uz tās arēnas skatos, ak, Dievs, tur ir gadiem, un tikai ar ticību un ar tādu jā, nu, pilnīgi tur jābūt bišķiņ psiham. Nu, bet, jā. Ja tu pa ceļam stagursti, tad tas ir pilnīgi loģiski, jo tas ir drausmīgi grūts darbs kopumā. Tieši tāpēc ir... Bet man tas ir viegli. Jā. Tāpēc, ka man nebija jautājumu, ko es gribu darīt. Jā, tev bija skaidra vīzija. Tas burkāns kaut kāds tev bija priekšā. Viņš ir vēl projām, viņš iet uz priekšu, un es viņu kaut kā ķeru, es nezinu, kur viņš iet, bet es vienkārši metos uz priekšu visu laiku atpakaļ neskatoties. Tagad ir jādodas uz, nu ne tagad vēl neizbrauciet, jo gan jau, ka vārti nebūs vaļā, bet ir jādodas uz Arēnas Rīgas koncertu Runā Rīga un jāskatās tas jākož tajā darba auglī, ko jūs esat... Sulīgajā. Jā, pie kā jūs esat strādājuši un ir tiešām jābauda. Iespējams tāds... Iespējams, nu to pēc koncerta. Labi. Šo atstāsim brīvu vietu. Turpat jau paskat, jau novembris, 8. 9. Vārna. Pilnīgi cits stāsts, pilnīgi cita koncepcija un pilnīgi cita mūzika. Pagaidi. Nu, tu tiec tomēr uz tiem koncertiem. Tu sajauc mēnešus. Nē, pagaidi. Tur būs cita mūzika. Jā! Nu jā. Es to nesapratu. Es domāju, ka jūs... Tā, kas bija, izrāde būs vēlreiz. Nē, es runāju, es bišķiņ citādāk to biju domājis. Atšķirībā no instrumentu koncerta, tur būs cita mūzika. Nē, bet Vārna paliek tā pati mūzika. Protams. Okay. Par to nesatraucies. Tas, kas ir tajā platē, tas ir tas, kas tur būs. Skaidrs. Jo Vārna ir Vārna. Jā. Vārna, jā. Tad tas ir cits putns, tur ir. Nē, tad tieši tā, tad mēs veidojam jaunu kaut ko. Bet, jā, tas būs atkal pilnīgi. Cita manis šķautne, pilnīgi citas krāsas un citas emocijas. Pēc tam kaut kas ir jau plānos? Nu, protams, ka ir, Mārtiņ, ir 2 gadi nākamie jau saplānoti. Ideāli. Kas tur notiks, par to mēs... Saprotu, manā darbā ir arī tā nelaime, ka ļoti bieži ir tā, ka mēs kaļam un no svīduši ņemamies ar lietām, par kurām mēs nedrīkstam stāstīt. Vienkārši tāpēc, ka tā ir daļa no visa tā procesa. Un tas ir diezgan citreiz... grūti, kad tu saproti, ka tu vienkārši gribas. Tu tā ņemies ar lietām, par kurām mēs varēsim, diemžēl, runāt tikai pēc mēnešiem, gadiem. Reinsējāna podcasts nāks. Piemēram. Varbūt. Jā. Vārnas kapsula. Vārnas kapsula. Reini, milzīgs paldies tiešām, ka tu biji šeit, ka tu atvēlēji šo laiku. Man ir sajūta, ka es tevi esmu mazliet vairāk iepazinis, kā es sākumā teicu, ka es tevi tā kā zinu, bet vai es tevi pazīstu, vai ne? Tur ir tas jautājums. Nu, mēs esam kādu solīti pavirzījušies. Mēs esam solīti. Tu man esi pircis legingus. Jā. Tas ir nopietni. Jā, tā ir liela tuvība. Jā. Tā ir ļoti, tas, jā. Nu, man prieks, ka tu to nezināji. Ka tu esi, viens no... es un Maija, principā. Rokas pirkstiem saskaitā. Es un Maija. Kas ir pirkuši legingus Reinim. Tas ir ļoti labi. Vai tev ir kaut kas noslēgumā, ko tev ir vēl, ko tu vēlies ieplagot vai pateikt, vai kaut kas vienalga? Nu, galvenais jau, protams, visa mana dzīve ir mūzika. Tiekamies visur, kur es būšu. Bet ļoti forši tev te. Laika kapsula ar visu uzrakstiņu. Šeit tu tā jauki esi iekārtojies. Es priecājos, ka mums ir tāds tāda omulīga istabiņa. Un tu esi ļoti foršs, un tev viss ļoti labi izdodas. Un tas ir ļoti pareizs lēmums, ka tu esi tādu podkāstu izveidojis. Un tāpēc es ticu arī, ka tad, kad tu nonāks pie tās savas mūzikas beidzot, ka tu būsi gatavs to parādīt arī cilvēkam. Es domāju, tu esi tik apzinīgs un tik varbūt arī kaut kur perfekcionists, ne? Es esmu, diemžēl, reizēm. Man ir līdzīgi vispār tā problēma ar to, ka gribas to slīpēt tik tālu, kamēr tas ir it kā perfekts. Bet, kā jau es teicu, nekas nav perfekts. Un dažreiz vajag ļauties kaut kādiem tādiem arī
ļauties tai straumē. Nu, un vienkārši kaut kad ir jāliek punkts tai slīpēšanai. Saproti, ko es gribu pateikt? Liekam komatu šai sarunai. Un varbūt vēl tiksimies kādreiz laika kapsulas studijā. Paldies tev par jaukiem vārdiem. Tiešām. Ļoti forši. Novērtēju ļoti. Tā, kas tagad skanēs? Ieliekam outro. Šis ir tāds manis sarakstīts Laika outro, kapsulas, intro outro. Ok, tā ir tava mūzika. Jā, tā ir manī. Nu, tas ir labs. Jo es domāju, man jāuzraksta jingls, man negribējās stokos pirkt īsumā. Stulbums tas ir. Rekords pats perfekcionisms. Nu, bet tieši tā. Ietaupīja arī dažus dolārus. Jā, varbūt tu vari piespiest pogu. Varu? Šo. Zilo? Jā. Bum. Gatavs. Forši.